Labdien, godājamie klātesošie! Vēlējos pateikties, kas ieradušies uz šodienas meistarklasi. Labprāt, 2 minūtēs pastāstītu, kas mēs grāvējs esam un ar ko mēs īsti nodarbojamies. Esam lielākais demontāžas uzņēmums Latvijā. Kopš 2014. gada pazīstami kā SIA demontāžas, tomēr 2025. gadā nomainījām nosaukumu uz grāvējs. Esam ne tikai lielākais ēku demontāžas uzņēmums Latvijā, bet arī tehnoloģiski spēcīgākais. Demontāžā izmantojam broku nojaukšanas robotus. Spējam nojaukt ēkas līdz pat 50 metru augstumam, kā arī skursteņus un augstceltnes līdz pat 300 metru augstumā. Savus pakalpojumus arī eksportējam. Pagājušajā gadā nojaucām elevatoru Lietuvā, kā arī 250 metrīgus skursteņus. Vidēji gada laikā apsaimniekojam un pārstrādājam 90 000 tonnas būvgružu, no kurām 50 000 pārstrādājam patstāvīgi, tomēr pārējo nododam sadarbības partneriem. Kā arī 2027. gada sākumā plānojam atvērt 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus Talsos, Brocainos, Mārupē, Bauskā un Ventspilī, kas darbosies papildus jau esošajam būvgružu pārstrādes laukumam Rīgā. Kā arī patreiz veicam sabiedrības izglītošanas kampaņu būvgružuakadēmija.lv. Aicināšu apmeklēt mūsu mājaslapu un sociālos tīklus, lai uzzinātu mazliet vairāk arī par šo projektu. Tā kā būvgruža ir mūsu ikdiena, tad sadarbībā ar Magnusoni juristiem gadu gaitā ir uzkrāta fundamentāla pieredze, ar kur jau kādu laiku vēlamies dalīties. Tādēļ arī ir tapusi šī juridiskā meistarklase. Un labprāt nodošu vārdu kolēģiem no Magnusoni Matīsam Rostokam. Labdien! Esiet sveicināti seminārā Būvgružu dzīves cikls administratīvajā procesā. Kā norādīja grāvējs, pēdējo 5-6 gadu laikā aktīvi strādājam ar atkritumu apsaimniekošanu, vides tiesībām. Šajā laikā ir iegūta pieredze, ir izieti juridiski džungļi, risinot klientu jautājumus. Esam nonākuši pie vairākām atziņām, risinot klientu jautājumus. Esam par atsevišķiem jautājumiem ne tikai sākot no iestādes, esam arī nonākuši augstākajā tiesā senātā. Par senāta spriedumiem un par tajos minēto norādīsim semināra gaitā. Liels paldies visiem, ka tik kuplā skaitā esat šeit. Un pāriesim pie semināra. Seminārs ir sadalīts 2 daļās. Pirmā daļa varbūt būs īsāka, vienkāršāka un varbūt bez aktīvas iesaistes un diskusijas. Otrā daļa būs ilgāka ar jūsu iesaisti, proti, ja ir kādi komentāri, jautājumi, pamatoti viedokļi, laipni tos uzklausīsim. Un ceru, ka šīs aptuveni 2 stundas jums dos gan praktisku, gan arī, protams, tiesisku ieskatu attiecībā uz to, kur mēs esam attiecībā uz administratīvo procesu atkritumu apsaimniekošanā un jo sevišķi ar uzsvaru uz būvgružiem. Un semināra tēmas aktualitāte citu starp pamato tas, ka saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu nebīstamo būvniecības atkritumu daudzums 2035. gadā sasniegs vairāk kā 350 000 tonnas, no kuriem saskaņā ar plānu 57% plānots pārstrādāt. Attiecībā uz būvniecības atkritumu jeb būvgružu apsaimniekošanu jāuzsver, kā attiecībā uz jebkuru citu atkritumu apsaimniekošanas jomu ir jāievēro tiesību aktos noteiktā atkrituma apsaimniekošanas hierarhija. Šīs hierarhijas mugurkauls meklējams Eiropas Savienības direktīvā par atkritumiem, kas noteic slaidā norādīto hierarhiju, kuras prioritāšu augšgalā ir atkrituma rašanās novēršana, atkārtota izmantošana un pārstrāde. Minētā direktīvā noteiktā hierarhija ir precīzi ieviesta arī Latvijā ar atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. pantu, kurā ir noteikta tāda pati hierarhija kā direktīvā. Papildus gan direktīvā, gan atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktā hierarhija ir nostiprināta arī jau iepriekš minētajā atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā. Valsts plānā šī hierarhija ir attēlota apgrieztas piramīdas veidā ar visvēlamākajiem variantiem augšpusē un apglabāšanu kā pēdējo risinājumu atkritumu apsaimniekošanu apakšā. Uz šī fona, un ņemot vērā mūsu šodienas tēmu, ir identificēta problēma
Un šī problēma, ņemot vērā mūsu klientu dzīvē gūtos novērojumus, izriet no iestāžu, visbiežāk valsts vides dienesta, tiesību normu praktiskās piemērošanas. Vienkārši definējot problēmu, to varētu aprakstīt kā iestāžu tendenci, tiesība normas piemērot pretēji minētajai vides tiesībās esošajai atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai. Proti, neskatoties uz to, ka minētajos vides tiesību jumta normatīvajos aktos ir skaidri noteikts mērķis un virziens, kas ir vērsts uz būvgrūžu atkārtotu izmantošanu, realitātē būvgrūžu atkārtota izmantošana ir apgrūtinoša un tai tiek piemērotas nesamērīgas prasības. Piemēram, administratīvā un atļauju sistēma nereti tiek piemērota pārlieku formāli un šauri, nonākot pretrunā ar atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kopējo mērķi. Pēc šī ievada tālāk pāriesim pēc mūsu semināra satura pēc būtības. Tā kā būvgruži ir viens no atkritumu veidiem, norādīsim svarīgāko attiecībā uz iestāžu un tiesu praksi par to, kas tad ir atkritums, tajā skaitā būvgruži. Atkrituma apsaimniekošanas likuma 1. panta 1. daļa noteica, ka atkritums ir jebkurš priekšmets vai viela, no kuras tās valdītājs atbrīvojas, ir nolēmis vai ir spiests atbrīvoties. Attiecīgi no likumā noteiktās legāla definīcijas izriet divas iespējamās atkritumu klasifikācijas. Pirmā, jeb subjektīvā, ir tad, kad priekšmeta valdītājs subjektīvi pieņem lēmumu, ka kāds priekšmets tam vairs nav vajadzīgs. Otrā, jeb subobjektīvā, ir tāda, kurā ņemot vērā vielas vai priekšmeta īpašības un izmantošanu, tiek prezumēts, ka tās valdītājam ir pienākums no konkrētā priekšmeta atbrīvoties. Objektīvais kritērijs ir saistīts ar to, ka ir situācijas, kad priekšmets vai viela vispārējās sabiedrības vai vides interesēs ir jāuztver kā atkritums. Attiecībā uz objektīvo kritēriju, proti to, kad no priekšmeta ir jāatbrīvojās, ir izveidojusies neviennozīmīga tiesu prakse un nereti gan sūdzības iesniedzēji, proti privātpersonas, gan valsts vides dienests atsaucas uz vieniem un tiem pašiem Latvijas un Eiropas Savienības tiesas spriedumiem, cenšoties pierādīt diametrāli pilnīgi pretējas lietas. Tā piemēram, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesu praksi, priekšmeti var tikt uzskatīti par atkritumiem arī tad, ja tie nav kaitīgi videi vai veselībai. Tāpat, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas praksi, par atkritumiem var uzskatīt priekšmetus, kas var tikt atkārtot izmantoti, pārstrādāti un kam ir ekonomiskā vērtība. Vienlaikus Eiropas Savienības tiesas praksē ir atzīts, ka, ja ekonomisku priekšrocību dēļ priekšmeta atkārtota izmantošana bez iepriekšējas apstrādes ir augstā mērā iespējama, tad nav pamata ražošanas atkritumus vai blakus produktus uzskatīt par atkritumiem. Tāpat Eiropas Savienības tiesas praksē ir pateikts arī sekojošais. Ja īpašnieks glabā būvniecības atkritumus nenoteiktu laika posmu, pamatojoties vien uz iespējamību, nevis uz skaidri noteiktu atkārtotu izmantošanu, runa būs par atkritumiem. Kopumā Latvijas tiesu praksē būtiskākais par atkritumu jēdziena interpretāciju ir pateikts Senāta 2024. gada spriedumā, kurā noteikts, ka, lai noteiktu, vai konkrēta viela vai priekšmets uzskatāms par atkritumiem, jāizvērtē visi apstākļi, kas var norādīt uz personas rīcību vai nodomu atbrīvoties no šīs vielas vai priekšmeta. Īpaši jāņem vērā, vai konkrētā viela vai priekšmets īpašniekam ir kļuvusi par apgrūtinājumu vai nevajadzīgu slogu, no kura viņš vēlas vai ir pienākums atbrīvoties. No visa minētā izriet, ka strīdus gadījumā priekšmeta valdītājam, proti privātpersonai, būs jāspēj pierādīt, ka glabātie priekšmeti tiek turēti ar reālu un laika ziņā identificējamu, plānotu, ekonomisku pamatotu izmantošanu. Ja šāda pamatojuma nav, visdrīzāk glabātie priekšmeti tiks uzskatīti par atkritumiem.
Minēto citu starp arī apstiprina Eiropas Savienības tiesas praksē noteiktais, ka formāli apgalvojumi par plānotu izmantošanu nākotnē, kas var būt pretrunā ar patieso gribu, lai izvairītos no vides prasību ievērošanas, nevar būt noteicoši, vērtējot to, vai konkrēti priekšmeti ir vai nav atkritumi. Attiecībā uz atkritumu jēdzienu un statusu obligāti jānorāda ar Senāta judikatūru nostiprinātās valsts vides dienesta inspektoru ekskluzīvās tiesības. Konkrēti, Latvijas Republikas Senāts spriedumā ir pateicis, ka valsts vides dienests ir kompetentā un ar speciālām zināšanām apveltīta valsts pārvaldes iestāde, kurai likumdevējs piešķīris ekskluzīvas tiesības pārbaudīt un konstatēt apstākļus, kas attiecināmi uz atkritumu statusu. Senāts ir atzinis, ka tieši valsts vides inspektoru kompetencē ir vērtēt priekšmetu atbilstību atkritumu statusam. Tāpat Senāts ir atzinis, ka dienesta valsts vides inspektori ir tiesīgi vērtēt priekšmetu atbilstību atkritumu statusam un nav nepieciešams veikt to papildu ekspertīzi. Saliekot šo visu kopā, secinājums ir vienkāršs. Kā valsts vides dienesta inspektors pārbaudas aktā konstatēs, tā būs. Lai viss nešķistu tik slikti, jānorāda, ka judikatūrā ir noteikts, ka atkritumu statusa noteikšanā atzinuma pamats ir objektīvi apstākļi, nevis subjektīvie vērtējumi. Tāpat judikatūrā pateicis, ka ja valdītājs, proti privātpersona, apgalvo, ka šo materiālu vēlāk izmantos, ar šādu apgalvojumu nepietiek. Valdītājam, proti privātpersonai, ir pienākums pierādīt, ka materiāls faktiski atbilst blakus produkta vai atkritumu statusu zaudēšanas nosacījumiem. Piemēram, ka ir nodrošināta turpmāka izmantošana, ir tirgus un tā izmantošana neradīs risku videi. Attiecīgi, tieši no privātpersonas skata punkta svarīgi ir nodrošināt pietiekamus un attiecināmus pierādījumus. Tas, kas jāņem vērā, tas, ka objektā konstatētie priekšmeti hipotētiski varētu tikt atkārtot izmantoti, nav pietiekami, lai tos konkrētajā gadījumā neatzītu par atkritumiem. Proti, svarīgi ir nodrošināt, ka pirms valsts vides dienesta vizītes uzņēmumam jau ir pietiekami, pamatoti un attiecināmi pierādījumi par to, vai un kas ar šiem te, pieņemsim, būvgružiem tiks vai netiks veikts. Tāpat no visa minētā izriet, ka Latvijas Senāts, proti augstākā tiesa, ir ļoti skaidri pateikuši, ka tieši valsts vides dienesta inspektori ir tiesīgi pateikt un konstatēt vielas vai priekšmeta atkritumu statusu, un tam nav nepieciešams veikt papildus ekspertīzi. Kā jau minēju, kā valsts vides dienesta inspektors aktā teiks, tā būs, ja vien privātpersonas pusē nebūs savākta normāla pierādījumu kaudzīte par pretējo. Attiecībā uz atkritumu statusa beigšanās kopsavilkums no tiesu un iestāžu prakses. Ministru kabineta noteikumu numur 302, kas noteica kritērijus atkritumu statusa piemērošanas izbeigšanai, noteica slaidā uzskaitītos kritērijus atkritumu statusa izbeigšanai. Attiecībā uz šo tēmu vērsīsim uzmanību uz diviem tiesu spriedumiem, nostiprinātiem apgalvojumiem jeb tēzēm. Pirmais. Latvijas Republikas Senāts, proti augstākā tiesa, no vienas puses ir pateicis sekojošo. Attiecībā tieši uz atkritumu statusa beigšanos. Ar to, ka ir kāda persona, kura būves nojaukšanas rezultātā radītu materiālu, proti būvniecības atkritumu, vēlas izmantot sev liederīgā veidā, kā būvmateriālu, vēl nepietiek, lai uzskatītu, ka līdz ar to šī viela ir reģenerēta un attiecīgi zaudējusi atkritumu statusu.
lai atzītu, ka būves nojaukšanas materiāls, no kura tā sākotnējais radītājs ir atbrīvojies, vairs nav atkritumi, ir jāpierāda, ka šis materiāls ir pienācīgi reģenerēts, atbilst tiesību normās noteiktajiem būvmateriālu standartiem, ir nekaitīgs un neapdraud vidi un cilvēku veselību. Attiecīgi, Latvijas Republikas Senāts ir diezgan strikts un, šī pozīcija saskana ar valsts vides dienesta pozīciju. No otras puses, par šo pašu jautājumu mums ir Eiropas Savienības tiesas spriedums, kurā ir noteikts sekojošais. Ja kvalitatīvam un otrais izmantojamam materiālam netiek izbeigta atkritumu stadija tikai tāpēc, ka nav izpildītas kādas formālas prasības, kuru ievērošanai nav nozīmes vides aizsardzības nodrošināšanā, direktīvas, proti atkritumu direktīvas mērķu sasniegšana un direktīvas liederīgā iedarbība būtu apdraudēta. Tāpat Eiropas Savienības tiesa ir pateikusi, ka līdz ar to, ja tāda materiāla, kas atbilst kvalitātes un nekaitīguma prasībām, izmantošanu kavē formāli kritēriji, kuriem vides aizsardzībā nav nozīmes, šie kritēriji jāuzskata par tādiem, kas ir pretrunā atkritumu direktīvas mērķiem. Attiecīgi šobrīd ir piemērojams gan citētais un ļoti piesardzīgais Latvijas Senāta spriedums, gan no otras puses privātpersonām pretīm nākošais citētais Eiropas Savienības tiesas spriedums. Neskatoties uz šīm pretrunām, ņemot vērā mūsu klientu dzīvē gūtos novērojumus, secinām, ka gan iestādes, gan arī tiesas, kā tiesību piemērotājs pieturas pie piesardzīgā Latvijas Republikas sprieduma un tajā citu starp ietvertajām šādām kopumā 4 tēzēm. Pirmā tēze. Eiropas Savienības regulējums uzliek valstīm pienākumu izveidot tādu tiesisko regulējumu, kas nodrošina, ka atkritumu apsaimniekošana, tostarp atkritumu reģenerācija, notiek videi nekaitīgā un piesārņojumu neradošā veidā. Tas saskana direktīvas virsuzdevumu aizsargāt vidi un cilvēku veselību, novēršot vai samazinot atkritumu rašanās un apsaimniekošanas negatīvo ietekmi. Otrā tēze. Piesardzīgā pieeja saskan ar Eiropas Savienības tiesas judikatūrā atzīto, ka atkritumu reģenerācija ir jāīsteno neapdraudot cilvēku veselību un neizmantojot procedūras vai metodes, kuras varētu radīt kaitējumu videi. Trešā tēze. Reģenerācijas norisē nozīme ir ne tikai tam, vai šā procesa rezultātā radītā otrais izmantojamā viela ir nekaitīga un tās izmantošana nerada kaitējumu videi, bet arī tam, vai reģenerācijas gaita atbilst vides aizsardzības prasībām. Ceturtā tēze pēdējā, atļauja atkritumu apsaimniekošanas darbu veikšanai, kurā citu starp tiek noteiktas metodes un piesardzības pasākumi, kas jāievēro, veicot attiecīgo darbību, ir viens no instrumentiem, kuru direktīva, proti par atkritumiem, atzīst kā tādu, kas ir vērsts uz vides aizsardzības nodrošināšanu. Apkopojot visu minēto, Latvijas Republikas Senāts, proti augstākā tiesa, uz doto brīdi konceptuāli pieturas pie viedokļa, ka, ja pieņemtu, ka tam, ka reģenerācijas procesam nav bijusi attiecīga atļauja, nav nekādas nozīmes, tiktu radīts risks, ka atkritumu valdītāji veic atkritumu apstrādi veidā, kas rada kaitējumu videi. Šāda situācija Senāta ieskatā nav pieļaujama, un tās nepieļaujamību nemazinātu arī fakts, ka šādā veidā radīts materiāls pats par sevi iespējams nav kaitīgs videi. Viss minētais pēc būtības pirmkārt prezumē to, ka jebkāda veida apstrāde bez attiecīgās atļaujas attiecībā uz vides kaitējumu nozīmē šāda kaitējuma prezumpciju,
Otrakārt, ņemot vērā nākamo tēmu, kas ir atkrituma apsaimniekošanas likuma 20. pantā noteiktais izņēmums, tātad dēļ šīs senāta prakses, šī atkrituma apsaimniekošanas likuma 20. panta 7.2 daļā noteiktais izņēmums, viņš ir ļoti, ļoti šaurs un dzīvē grūti piemērojams. Tātad minētais atkrituma apsaimniekošanas likuma pants noteic, ka būvdarbu veicēji, kuru saimnieciskās darbības rezultātā rodas būvniecības atkritumi vai būvju nojaukšanas atkritumi, šo atkritumu apsaimniekošanai var saņemt atļauju atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas likumam vai normatīvajiem aktiem par piesārņojumu, vai var slēgt līgumu ar atkrituma apsaimniekošanas komersantu, kuram ir attiecīgās atļaujas. Šī sadaļa visiem skaidra un saprotama. Likums runā tālāk. Izņemot gadījumus, kad būvniecības vietā iegūto atkritumu reģenerācija un turpmākā izmantošana attiecīgajā būvniecības vietā vai citā būvniecības vietā atbilst apstiprinātam būvprojektam. Tātad no šīs otrās daļas, pēdējās daļas, tas ir izņēmuma gadījums no vispārējās prasības par atļaujas saņemšanu. Tomēr, ņemot vērā mūsu praksi, valsts vides dienests šo izņēmumu piemēro ļoti šauri un strikti. Piemēram, dienesta ieskatā minētā tiesība norma, proti šīs normas pēdējā daļa, nenoņem no atkritumiem atkritumu statusu, bet tikai pieļauj atkritumus izmantot būvniecībā. Tāpat pēc būvgrūžu izmantošanas citā objektā bieži vien ir strīds ar valsts vides dienestu, kas apgalvo, ka šis materiāls, kurš saskaņā ar citu apstiprinātu būvprojektu ir izmantots, ir atkritumi. Proti, no vienas puses ir valsts vides dienesta iepriekš jau minētais konstatējums, ko Latvijas Republikas augstākā tiesa pasaka, ka tieši inspektors ir tas, kuram ir likumā noteiktās tiesības konstatēt vai nekonstatēt vielas atbilstību atkritumu jēdzienam. Un no otras puses ir nevienam nezināmas un mainīgas prasības attiecībā uz privātpersonu, lai pierādītu pretējo. Konkrēti, valsts vides dienesta ieskatā iegūtā būvmateriāla testēšanas pārskats nav pierādījums, kas apliecina, ka tas atbilstu būvmateriāla prasībām. Proti, informācija par parauga fizikālajām īpašībām nepierāda, ka tas uzskatāms par atbilstošu. Papildus bieži tiek prasīts, citēju, certificēta atkrituma apsaimniekotāja atzinums par atbilstību. Kas slēpjas zem jēdziena certificēta atkrituma apsaimniekotāja atzinums, mums līdz šim nav skaidrs. Tāpat no valsts vides dienesta prakses izriet prasība pieprasīt dokumentu par atbilstību ministru kabineta 2005. gada 25. oktobra noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem. Jāpiezīmē, ka no katra ģeogrāfiskā Latvijas reģiona mēdz pienākt atšķirīgi pieprasījumi, kas valsts vides dienestā it kā pamatotu tiesības izmantot atkrituma apsaimniekošanas likuma 20. panta 7.2 daļā noteikto izņēmumu. Līdz ar to šobrīd nav skaidrs, kādus pierādījumus valsts vides dienests uzskata par atbilstošiem, lai būvkomersants varētu izmantot minēto atkrituma apsaimniekošanas likumā noteikto izņēmumu. Ņemot vērā šo situāciju, attiecībā uz privātpersonu var novērot neiespējamu pierādījumu iesniegšanas pieprasīšanu, lai privātpersona varētu izmantot minēto atkrituma apsaimniekošanas likumā noteikto izņēmumu. Izņēmumu, kas pilnā apmērā iedzīvina semināra sākumā minēto atkrituma apsaimniekošanas hierarhiju, kurā vadošā loma ir noteikta pārstrādei un atkārtotai izmantošanu. Lai uzsvērtu esošās pierādīšanas sadalas absurdumu, norādīšu uz jaunu pēdējos valsts vides dienesta lēmumos konstatētu administratīvā procesa likumā nerakstītu pierādīšanas līdzekli, ko varētu nosaukt kā valsts vides dienesta ģenerāldirektora acumērs. Proti, lēmumi
tiek pamatoti ar Valsts vides dienesta ģenerāldirektora secinājumu, kas izdarīts pēc fotogrāfiju apskates, no kā it kā esot iespējams noteikt Šķembas frakciju. Konkrēti, Valsts vides dienesta ģenerāldirektors, apskatot fotogrāfiju ar Šķembas kaudzi, precīzi noteica Šķembas frakciju. Katram no mums novēlu šādu redzi. Paldies par šo pirmo daļu. Kā minēju, pirmā daļa ir īsāka. Šobrīd aicinu uz 15 minūšu pauzi. Labdien visiem klātesošiem! Ņemot vērā šodienas semināra nosaukumu Būvniecības Būvgružu dzīves cikls administratīvā procesā, tad, protams, viena no neatņemamajām administratīvā procesa sastāvdaļām ir procesa tiesā. Šī procesa stadija ir jo īpaši svarīgā, jo, kā iepriekšējos slaidos ir minējis mans kolēģis, tad tieši šajā stadijā, jeb līdz ar pieteikuma iesniegšanu tiesā un to pieņemšanu, strīdās starp privātpersonu un valsts pārvaldes iestādi iesaistās tiesa kā neitrāls arbitrs un izvērtētājs. Tātad viens no svarīgākajiem jautājumiem, protams, ir par ko vai par kuriem lēmumiem, atteikumiem, rīkojumiem var vērsties tiesā. Tad administratīvā procesa likuma 184. panta 1. un 2. daļa precīzi noteica administratīvās tiesas pakļāvībā ietilpošo pirmšķietamo tiesību aizskārumu rāmi, par ko tad konkrētā privātpersona var iesniegt pieteikumu. Tātad pieteikumu var iesniegt par administratīvā akta izdošanu, administratīvā akta atcelšanu, proti atcelšanu pilnībā vai daļā, arī grozīšanu, spēkā esamību, proti atzīšanu par spēkā neesošu, atzīšanu par spēkā zaudējušu, arī administratīvā akta atzīšanu par spēkā esošu. Vienlaikus pieteikumu var iesniegt arī par iestādes faktisko rīcību. Ar iestādes faktisko rīcību būtu jāsaprot valsts pārvaldes iestādes darbība vai bezdarbība, kas vērsta uz faktisko seku radīšanu noteiktai personai. Drīzāk izņēmuma gadījumā administratīvā rajona tiesa izskata arī pieteikumus par administratīvā akta atzīšanu par pretiesisku, ja tiesas spriedums par administratīvā aktā pretiesiskumu ir nepieciešams atlīdzinājuma pieprasīšanai vai lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos. Par piemēru var kalpot situācijas, kurās valsts pārvaldes iestāde pilnīgi kļūdaini interpretē konkrēto likuma pantu, kā rezultātā arī cēloņsakarīgi tiek nostiprināta arī kļūdaina prakse. Privātpersona, lai izskaustu šo iestādes kļūdu, vēršas administratīvā rajona tiesā un lūdz ar spriedumu noteikt, ka iestādes lēmums ievērojot nepareizo interpretāciju ir pretiesisks un ka spriedums nepieciešams, lai līdzīgi gadījumi vairāk neatkārtojas. Vēl viens piemērs par šī pieteikuma priekšmetu ir vēl jau vairāk aktuāls gadījumos, kad divas valsts pārvaldes iestādes uz vienu un to pašu jautājumu sniedz pavisam pretējas atbildes. Minētais būtu, protams, arī attiecināms uz gadījumiem, ja administratīvā akta izdošanas laikā, ja procesā tiek pieļautas būtiskas kļūdas, procesuālas kļūdas, kas var ietekmēt vai nu galīgo procesu, galīgo lēmumu, vai arī procesu pēc būtības. Un būtiski vērst arī klausītāju uzmanību, ka starplēmumi, kas uzskatāmi par lēmumiem bez gala noregulējuma rakstura, vispārējā kārtībā nav pārsūdzāmi. Tomēr tiesu praksē jau ir stabili nostiprinājusi, ka starplēmumu pārsūdzēšana ir iespējama, bet tikai tādos gadījumos, kas tieši ietekmē privātpersonu vai var būtiski ietekmēt galīgo lēmumu. Norādāms, ka lielākoties un visbiežāk sastopamais pieteikuma priekšmets tomēr būs administratīvā akta atcelšana. Pārējie iepriekš izklāstītie pieteikuma priekšmeti skaita un procentuālā ziņā ir sastopami retāk. Ķeroties klāt tad galvenajam jautājumam, par ko tieši var iesniegt pieteikumu, slaidā ir izklāstīti visvairāk izplatītākie pieteikuma priekšmeta objekti, ar ko mēs savās praksē esam sastapušies. Runājot par tehniskajiem noteikumiem. No aktuālākajiem pieteikumu veidiem pēdējā laikā viennozīmīgi ir jāatzīmē sūdzības un pieteikumus par tehnisko noteikumu izdošanu konkrētam būvniecības objektam. Ņemot vērā, ka tehniskie noteikumi tiek izdoti konkrētai paredzētajai darbībai un ka par šādas darbības īstenošanu var būt atbildīgas vairākas valsts pārvaldes iestādes, šajā kontekstā un turpmāk tiks aplūkoti tikai gadījumi, kuros tehniskos noteikumus izsniedz valsts vides dienests.
Prasības, kas izklāstītas tehniskajos noteikumos, ir saistošas personai, kura veic attiecīgu darbību. Proti, tehniskajos noteikumos ir noteiktas vides aizsardzības prasītas paredzētajai darbībai, tās norises vietā. Jāpiemina, ka saskaņā ar noteikumiem nr. 30, proti ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumiem kārtībā, kādā valsts vides dienas izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai, tehniskie noteikumi ir nepieciešami darbībām, kuram pēc sākotnēja izvērtējuma veikšanas nav nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu, izņemot gadījumu, ja darbības veikšanai dienestā jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence vai šo noteikumu nr. 30 pielikumā minētajām darbībām. Tātad jau no noteikumu nr. 30 izklāstīto tehnisko noteikumu saņemšanas priekšnoteikumiem izriet arī galvenie apstrīdēšanas pamata pilāri. Proti, strīds par sākotnēju izvērtējumu veikšanas nepieciešamību pirms saņemt tehniskos noteikumus. Piemērs, privāta persona iecerēja veikt autoceļu pārbūvi. Valsts vides dienas, izskatot personas paredzētās darbības apjomu, secina, ka iecerētā darbība atbilst noteikumu nr. 30 pielikuma 8.8 apakšpunktā noteiktai darbībai. Tātad jauna ceļa būvniecība. Tādēļ arī ir jāveic sākotnējs vides izvērtējums. Strīds par tehniskajos noteikumos iekļauto vides aizsardzību pasākumu samērīgumu un atbilstību paredzētāji darbībai. Piemērs, valsts vides dienas tehniskajos noteikumos noteica pirms būvniecības uzsākšanas nodrošināt visu mikrorajonu ar skaņas izolācijas sienām un putekļu savācējiem. Un tad arī strīds par iecerētās darbības atbilstību noteikumu nr. 30 pielikumā noteiktajām darbībām. Svarīgi ir arī norādīt, ka nereti starp pusēm arī pastāv strīds par valsts vides dienesta kompetences un rīcības brīvības robežām, tai skaitā par piemērotā aizsargpasākumu atbilstību vides aizsardzības mērķiem. Runājot par paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnēju izvērtējumu. Galvenais sākotnējais darbības ietekmes uz vidi novērtējumu un ietekmes novērtējumu mērķis, protams, ir novērst vai samazināt fizisko un juridisko personu paredzēto darbību vai plānošanas dokumentu īstenošanas nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Attiecībā uz sākotnēju ietekmes novērtējumu. Viens no galvenajiem strīdus objektiem šajā kontekstā, protams, ir jāmin likumdevēja visnotaļ neveiksmīgs likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu 3 ar indeksu 2 panta 1. daļas 5. punktā izklāstītais izņēmums, kad valsts vides dienas tomēr var piemērot sākotnēju ietekmes izvērtējumu pat tad, ja paredzētā darbība neatbilst vienam no 3 ar indeksu 2 panta 1. daļas no 1. līdz 4. punkta noteiktajiem pamatkritērijiem. Proti, likumdevējs ir definējis 5. punktu šādā redakcijā. Citas paredzētās darbības, kuras var būtiski ietekmēt vidi, ņemot vērā likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu 11. pantā minētos kritērijus. Norādāms, ka tieši šajā 11. pantā tas kritēriju katalogs sastāv no 17 kritērijiem. Attiecīgi, ja paredzētā darbība neatbilst nevienam no pamatkritērijiem, tad valsts vides dienas, pamatoties uz 5. punktu, var nonākt pie secinājumu, ka sākotnējais ietekmes izvērtējums tomēr būs jāveic. Tātad galvenie strīdus priekšmeti, kas saistīti ar sākotnēju ietekmes izvērtējumu, ir iecerētās darbības neatbilstība likuma par ietekmes uz vidi novērtējumu 3 ar indeksu 2 panta 1. līdz 4. punktam, tas ir pamatkritērijiem. Iecerētās darbības neatbilstība likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu 1. vai 2. pielikumam, valsts vides dienesta pieņemtā lēmuma argumentācijas pamatojumu trūkums un iecerētās darbības neatbilstība citām paredzētām darbībām, kuras var būtiski ietekmēt vidi, ņemot vērā pieminētā likuma 11. pantā minētos kritērijus. Norādāms, ka valsts vides dienesti var mainīt vides aizsardzības prasības jebkurā laikā, kamēr tehniskie noteikumi ir spēkā. Ministru kabinets nosaka, kādas darbības prasa tehniskos noteikumus un kādiem kritērijiem, saturam un sagatavošanas kārtībai tiem jāatbilst. Paturpināt par pienākumu uzlikšanu. Runājot par pienākumu uzlikšanu, būtu nepieciešams vismaz virspusēji iezīmēt par īstenotajām pārbaudēm objektā. Ja kā mans kolēģis ir šo darbību definējis, tad par vizītēm. Tātad pārbaudes iedala plānotajās un neplānotajās. Plānotās pārbaudes ir integrētās vai tematiskās, bet neplānotās rodas sūdzību, iesniegumu, avāriju vai piesārņojumu gadījumos.
Ja pārbaudē konstatē neatbilstības atļaujas nosacījumiem, valsts vides dienests veic atļaujas iekārtas piesārņojošas darbības pārbaudi, lai pārliecinātos, ka trūkumi tomēr ir novērsti. Pārbaudes mērķis ir nodrošināt, ka operators ievēro atkritumu apsaimniekošanas atļaujas, tehnisko noteikumu prasības un iekārtas darbība nerada emisijas virs noteiktā limita. Tai skaitā pārbaudīt, vai atļauju nosacījumi ir pietiekami. Operators ar lielāko piesārņojumu risku vai iepriekšējām neatbilstībām tiek pārbaudīts biežāk, bet pārbaudes ir retākas, ja darbība atbilst normām un iekārtas ietekme uz vidi ir neliela. Tādēļ varbūt nevajag brīnīties, ja, piemēram, valsts vides dienesta inspektori var ierasties uz jūsu objektu vairākas reizes vienas nedēļas laikā vai mēneša ietvaros. Vienlaikus, ja pārbaudas laikā tiek konstatēts, ka atkritumu apsaimniekotājs būvdarbu objektā uzglabā atkritumus, valsts vides dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par rīcības pienākumu izpildi noteiktajā termiņā. Šis pienākumu uzliekošais veids mūsu praksē ir viens no visbiežāk sastopamiem pienākumu uzliekošiem lēmumiem. Paturpinot varbūt vienu no aktuālākajiem atkritumu apsaimniekošanas atļaujas izdošanu, atcelšanu un grozīšanu. Tātad vispārīgi atkritumu apsaimniekošanas likuma 12. panta 1. daļa noteica, ka atkritumu apsaimniekotājs pirms attiecīgu atkritumu apsaimniekošanas darbību veikšanas saņem valsts vides dienesta atļauju. Centrālais ārējais normatīvais akts, kas regulē atkritumu apsaimniekošanas izdošanu, atcelšanu, grozīšanu, ir, protams, ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumi numur 1082 kārtībā, kāda piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošās darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai. Turpmāk izmantošu saīsinājumu arī noteikumi 1082. Būtiski vērst uzmanību, ka valsts vides dienesta pieņemtais lēmums, kas skar atkritumu apsaimniekošanas atļauju vai to izdošanu, atcelšanu, grozīšanu, ir administratīvais akts, kas tieši ietekmē konkrētu privātu personu. Proti, administratīvais akts ir ar tiešu ietekmi. Tādēļ, jebkurš valsts vides dienesta pieņemtais lēmums saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas atļauju ir pārsūdzams administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. Proti, no sākuma vēršamies augstākajai amatpersonai un tikai tad tiesā. Protams, ja amatpersonas nav, tad pat taisno uz administratīvo rajonu tiesu. Visbiežāk strīds starp valsts vides dienestu un atkritumu apsaimniekotāju rodas gadījumos, kas saistīti ar atkritumu apsaimniekošanas atļaujā pieteiktās atkritumu apsaimniekošanas darbības atcelšanu, piemēram, pieteiktais atkritumu apsaimniekošanas darbības neatbilstību konkrētās pašvaldības teritorijas plānojumu. Pieteicot grozījumus atkritumu apsaimniekošanas atļaujā, piemēram, valsts vides dienesta atteic veikt grozījumus vai līdz netiek izpildīti noteiktie priekšnoteikumi, vai šie tie priekšnoteikumi ir ļoti nesamērīgi. Paturpinot par teritorijas plānojumu, protams, neatņemama atkrituma apsaimniekošanas darbības realizācija konkrētā būvniecībā objektā ir atkarīga no šī teritorijas plānojuma. Vispārīgi teritorijas funkcionālo zonējumu un apbūves noteikumus regulē 3 pamatpilāri. Protams, teritorijas attīstības plānošanas likums, ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumi numur 240, jeb vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi, vietējas pašvaldības teritorijas plānošanas, izmantošanas, apbūves saistošie noteikumi, un tad, protams, zem šī arī ir detāla plānojuma un lokāla plānojuma, ja tādi, protams, ir izstrādāti. Tātad funkcionālā zonējuma ievērošana ir pamats atkritumu apsaimniekošanas darbības realizācija. To pamato arī sistēmiski analizēt ārējos normatīvos aktus. Piemēram, pieminētā likumā par ietekmes uz vidi novērtējumu 11. panta 2. daļa viens no izvērtējumiem apsvērumiem pieņemot lēmumu par sākotnēju ietekmes izvērtējumu ir līdzinējais un apstiprinātais teritorijas izmantošanas veids un funkcionālais zonējums. Arī būvniecības likumā ir noteikts, ka būvvaldes kompetencē ir pārbaudīt un kontrolēt pašvaldības teritorijas plānojumā, lokāla plānojumā, ja tāds ir izstrādāts, un detāla plānojumā, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem, noteiktās prasības.
No augstāk minēto normu izklāstījumā izriet secinājums, ka strīds lielākoties ar valsts vides dienestu un privātpersonām ir saistīts ar pieteiktās piesārņojošās darbības atbilstību vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam un, protams, retāk atbilstību teritorijas attīstības un plānošanas likumam. Tad, paturpinot par tādu administratīvā procesa likumā nostiprināto institūtu kā lūgumu par pagaidu noregulējumu. Tātad administratīvā procesa likuma 195. panta 1. daļa noteica, ka, ja ir pamats uzskatīt, ka pārsūdzētais administratīvais akts vai administratīvā akta neizdošanas sekas varētu radīt būtisku kaitējumu vai zaudējumus, kur novēršana vai atlīdzināšana būtu ievērojami apgrūtināta, vai prasītu nesamērīgus resursus, un ja izvērtēt tiesas rīcībā esošo informāciju konstatējums, ka pārsūdzētais administratīvais akts ir pirmšķietami prettiesisks, tiesa pēc pieteicēja motivēta lūguma var pieņemt lēmumu par pagaidu noregulējumu. Vienkāršoti parasti līdz ar pieteikumu tiesai tiek iesniegts šāds lūgums, lai nodrošinātu pagaidu risinājumu līdz tiesas galīgajam nolēmumam. Vienlaikus praksē rāda, ka tiesa ļoti piesardzīgi šo lūgumu arī apmierina. Minētais pamatots ar apsvērumu, ka tieši pieteicējiem ir jāpierāda, un šeit ir jāpiezīmē vienlaikus, ka, ja netiks rasts pagaidu risinājums, pieteicējiem iestāsies neatgriezenisks kaitējums, lēmums, kuru pieteicējs apstrīd, pirmšķietami ir prettiesisks. Tātad, ja viena no kompetentēm iztrūks, lūgums par pagaidu noregulējumu būs noraidāms. No prakses, protams, ir vērts arī norādīt, ka, ja runa iet par finansiālo kaitojumu, ko nereti visbiežāk arī klienti piemin, tas ir, pieņemsim, mantiski novērtējumiem zaudējumiem, tad tiesa uz šo subjektīvā kritērija elementu raugās ļoti skeptiski. Proti, prakse un judikatūra, teksta skaitā judikatūras atziņas, tikai apliecina, ka mantiskam novērtējumam un kaitējumam jābūt tādam, kas pirmšķietami varētu būtiski ietekmēt vai apdraudēt komersanta saimnieciskās darbības realizēšanas iespējamību. Tātad runa par subjektīvo kritēriju, ja runājam, runa nevar iet par, pieņemsim, 1000, 2, 3 eiro kaut kādu zaudējumu, bet tam jābūt tik nopietnam, lai tiešām tiesai rodas iespējas, ka, ja mēs runājam par juridiskām personām, tad šī juridiskās personas darbība varētu būt apdraudēta. Un tad paturpinot slaidā, jūs varat aplūkot izplatītākos pagaidu noregulējuma līdzekļus, kas tika piemēroti un arī akceptēti mūsu praksē. Tātad pirmais ir atcelt valsts vides dienesta lēmumu no pieņemšanas brīža, piemēram, pieteicējiem tiek atcelta atkrituma apsaimniekošanas atļauja, un uzlikt par pienākumu noteiktā laika periodā valsts vides dienestam veikt noteiktu darbību. Piemēram, uzlikt par pienākumu mēneša laikā izdot tehniskos noteikumus. Izriet pilnīgi loģisks jautājums, kādēļ šis pagaidu noregulējums vispār ir nepieciešams. Tad vispārīgi administratīvā procesa likuma 185. panta 1. daļa noteica, ka pieteikuma iesniegšana tiesā par administratīvā akta atcelšanu, atzīšanu par spēkā zaudējušu vai spēkā neesošu aptur administratīvā aktu darbību no dienas, kad pieteikums saņemts tiesā. Tātad administratīvais akts nestājas spēkā un privātpersonai uzlikts pienākums ierobežojums un cita darbība nav saistoša līdz šis lēmums stājas spēkā. Tomēr administratīvā procesa likuma 185. panta 4. daļa noteica, ka pirmajā daļā noteiktais, tas ir tas, ko es tikko nolasīju, nav attiecināms uz. Šeit jūs varat redzēt sarakstu, kur es, protams, visu nelasīšu, bet svarīgākais, kas varbūt būtu attiecināms uz šodienas tēmu, tātad administratīvais akts atceļ, anulē vai aptur speciālo atļauju. Atkrituma apsaimniekošanas atļauja šīs normas izpratne ir uzskatāma par speciālo atļauju. Tādēļ, ja valsts vides dienas, piemēram, aptur atkrituma apsaimniekošanas atļauju, tad pārsūdzot lēmumu, nelūdzot pagaidu noregulējumu, privātpersona arī līdz galīgajam spriedumam nebūs tiesīga veikt šo savu saimniecisko darbību. No visa minētā izriet, ka pagaidu noregulējums administratīvā procesā
ir būtisks tiesiskās aizsardzības instruments, kas nodrošina pieteicēju efektīvu aizsardzību līdz galīgā tiesas nolēmuma pieņemšanai. Proti, pagaidu noregulējums nav uzskatāms par formālu procesuālu iespēju, bet gan par reāli nepieciešamu un aktīvu izmantojumu instrumentu, lai novērstu nesamērīgas sekas un nodrošinātu reālu tiesību aizsardzību administratīvā procesā. Paldies! Un tālāk turpināsim ar administratīvo atbildību vides pārkāpumos. Vides aizsardzības prasību ievērošana ir obligāta gan operatoru, gan arī atkritumu apsaimniekotāju tiesisks pienākums, kas izriet no vairākiem normatīvajos aktos noteiktiem vides aizsardzības regulējumiem. Par šo prasību neievērošanu valsts vides dienests ir tiesīgs saukt konkrēto privātpersonu pie administratīvās atbildības. Tostarp piemērot administratīvās atbildības likuma 14. pantā noteiktos administratīvos sodus. Atbilstoši administratīvās atbildības likuma 13. pantā 1. daļā noteiktajam, administratīvais sods ir ietekmēšanas līdzeklis, kas tiek piemērots administratīvo pārkāpumu izdarījušai personai, lai aizsargātu sabiedrisko kārtību, atjaunot taisnīgumu, sodītu par izdarīto pārkāpumu, kā arī atturētu administratīvo pārkāpumu izdarījušo personu un citas personas no turpmākas administratīvo pārkāpumu izdarīšanas. Būtiski uzsvērt, ka administratīvā soda piemērošana neatbrīvo sodīto personu no tā pienākuma izpildīšanas, par kura nepildīšanu piemērots administratīvais sods. Tātad, ja privātpersonai ir piemērots sods par būvgružu uzglabāšanu būvniecības objektā bez atbilstošas atkrituma apsaimniekošanas atļaujas, tas nebūtu nenozīmē, ka ar sankciju soda piemērošanu no privātpersonas pleciem gultas nost pienākums šo pārkāpumu novērst. Tieši pretēji, par atkārtot pārkāpumu soda mērs var tikt paaugstināts. Vēl jau vairāk, ja personai ir paziņots par fiksēto pārkāpumu vai piemērots administratīvais sods, taču persona turpina izdarīt administratīvo pārkāpumu, administratīvo sodu var piemērot pēc tam, kad ir pagājis saprātīgs laiks administratīvā pārkāpuma pārtraukšanai. No privātpersonu tiesību aizsardzības viedokļa, piemēram, ja privātpersona nepiekrīt valsts vides dienesta piemērotajam sodam, lēmumā izklāstītajiem faktiskajiem un tiesiskajiem apstākļiem, pierādījumu attiecināmībai un izvērtējumam, tad administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt augstākai amatpersonai vai tiesā, ja augstākas amatpersonas nav. Svarīgi atcerēties, ka sūdzība iesniedzama pilsētas vai rajona tiesā, nevis administratīvajā tiesā. Tāpat jāņem vērā, ka tiesvedība administratīvā pārkāpuma lietās aprobežojas ar 2 tiesu instancēm – pirmo un apelācijas. Kasācijas instances tiesa šādās lietās nepastāv. No praktiskā skatu punkta lēmums administratīvā pārkāpuma lietā saskaņā ar administratīvās atbildības likuma 42. un 159. panta 1. daļu stājas spēkā ar brīdi, kad beidzies termiņš tā pārsūdzēšanai, un tas nav pārsūdzēts. Bet, ja lēmums ir pārsūdzēts, termiņš beidzas ar brīdi, kad sūdzība ir noraidīta. Svarīgi administratīvo pārkāpumu nejaukt ar uzliktiem pienākumiem vai lēmumiem, kas pieņemti administratīvā procesa likuma kārtībā. Proti, tie ir 2 pavisam atšķirīgi procesi un lēmumi ar pavisam atšķirīgu mērķi. Operators ir atbildīgs par kaitējumu videi vai tiešiem kaitējumu draudiem, neatkarīgi no vainas, ja kaitējums radies profesionālās darbības rezultātā. Šāda atbildība iestājas, veicot piesārņojošas darbības, atkrituma apsaimniekošanu, ūdens resursu izmantošanu, degvielas uzpildes staciju vai naftas bāžu eksploatāciju, bīstamo ķīmisko vielu apriti, to transportēšanu, bīstamo kravu pārvadājumus, ģenētiski modificētu organismu izmantošanu vai izplatīšanu, atkritumu pārobežu pārvadājumus, kā arī ieguves rūpniecības atkritumu apsaimniekošanu. Vienlaikus ir akcentējums, ka vides aizsardzība ir atzīstama par sabiedrības kopējo interesi, jo tās mērķis ir nodrošināt personas tiesības uz labvēlīgu vidi, aizsargāt sabiedrības veselību un garantēt ilgtspējīgu dabas resursu izmantošanu. Administratīvie pārkāpumi paredz sankciju naudas sods.
Naudas sods tiek norādīts naudas soda vienībās, un viena naudas soda vienība atbilst 5 eiro. Attiecībā uz visizplatītākajiem administratīviem pārkāpumiem atkrituma apsaimniekotāju vidū akcents ir liekams uz pirmkārt administratīviem pārkāpumiem ietekmes uz vidi novērtējumu jomā. Tātad, ja būvniecības vai nojaukšanas darbība tiek īstenota bez obligātas ietekmes uz vidi novērtējuma vai neievērojot tā noteikumus, likums par ietekmes uz vidi novērtējumu paredz naudas sodus. Piemēram, par plānotās darbības veikšanu, neievērojot valsts vides dienesta noteiktās prasības par vietu, tehnoloģijām vai ietekmes mazināšanas pasākumiem, juridiskai personai tiek piemērots naudas sods no 140 eiro līdz 2900 eiro. Tāpat jānorāda, ka līdzīgos pārkāpumos, par kuriem administratīvā atbildība iestājas pamatojoties uz likumu par ietekmes uz vidi novērtējumu, naudas soda apmērs var sasniegt līdz pat 14,000 eiro. Otrakārt, administratīvie pārkāpumi par atkritumu apsaimniekošanas darbības veikšanu bez atkritumu apsaimniekošanas atļaujas. Atkrituma apsaimniekošanas likums nosaka atbildību par būvniecības atkritumu apstrādi bez nepieciešamās atļaujas vai līguma. Piemēram, par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, šķirošanu vai uzglabāšanu bez atļaujas juridiskai personai piemēro naudas sodu no 250 eiro līdz 2800 eiro. Tāpat sods tiek piemērots arī par citu atkrituma apsaimniekošanas jomā noteikto prasību neievērošanu, kur naudas sods juridiskai personai var sasniegt līdz pat 4000 eiro. Treškārt, administratīvie pārkāpumi piesārņojuma jomā. Likums par piesārņojumu paredz administratīvo atbildību par vides piesārņošanu. Par vispārēju vides piesārņošanu juridiskajām personām piemēro naudas sodu no 350 eiro līdz 2900 eiro. Savukārt, ja piesārņojoša darbība, piemēram, A, B vai C kategorijas gaisa, ūdens vai atkritumu emisiju darbība, tiek veikta bez atļaujas vai nepieciešamā paziņojuma, piemēro vēl augstākus sodus. Par A kategorijas piesārņojošu darbību veikšanu juridiskajai personai tiek piemērots naudas sods no 570 eiro līdz 4300 eiro. Par B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanu juridiskai personai tiek piemērots naudas sods no 280 eiro līdz 2900 eiro. Savukārt par C kategorijas piesārņojošu darbību veikšanu juridiskai personai tiek piemērots naudas sods no 70 eiro līdz 1400 eiro. Un ceturtkārt, atbildība par dabas resursu nodokli. Atbilstoši dabas resursu nodokļu likumam par izejvielu vai piesārņojuma apjoma noklusēšanu pārskatos, to starp par slēptu būvgružu realizāciju vai videi kaitīgu materiālu neuzrādīšanu, dabas resursu nodokļu likums paredz sodu. Tikai noliedzot pārskatos daļu nodokļu maksātāja pienākuma, viņam var draudēt soda naudu dubultā apmērā pret nesamaksāto nodokļu summu. Piemēram, ja atkrituma realizācija vai dabas resursu ieguve nav iekļauta nodokļu pārskatā, tiek piemērota divkārša soda nauda par slēpto apjomu. Paldies par uzmanību un tālāk vārdu dodam Sijā Nikami pārstāvim. Jā, paldies par doto iespēju. Tad, kā jau minēju, tad es pārstāvu kompāniju Nikami. Kas ir Nikami? Nikami, kā jau minēju, 30 gadu jauna vai veca. Es domāju, ka tas ir diezgan zolīts vecums. Un ņemot vērā šajā jomā no pirmsākumiem, kad Latvija ieguva neatkarību, mēs kompānija esam no mazas kompānijas radījuši diezgan nopietnu konkurentu. Pagaidām Latvijā. Dievs dod mums veselību un iespēju, ceru, ka arī nedaudz plašāk. Tātad, jā, kā minēja, Nikami pamatdarbības nozara ir industriālo un būvniecības atkritumu apsaimniekošana pārstāda Rīgā un Pierīgā. Kāpēc Rīgā un Pierīgā? Tikai tāpēc, ka šeit ir daudzi pārstāvi, kas ļoti labi saprot, ka lielu cenu iedod šī pārvadāšana, šī loģistika, un tāpēc mēs atrodamies Rīgas rajons, Rumbula, un tāpēc mēs vairāk esam lokāli balstīti uz Rīgu un Pierīgu.
kas ir arī mūsu 85% no mūsu klientiem. Tad mēs pieņemam dažādu veidu būvniecības atkritumus ar dažādiem piemaisījumiem, kas tiek sastapti mūsu pārstrādātajās materiālos. Tātad sākšu šo slaidu. Vakar veidojot prezentāciju, iešaus man galvā viena no manām dzīves skolotājām, kas ir arī mana māte. Viņa bijusi man latviešu valodas skolotāja, un viņa kādreiz tā ir teikusi, ka es jūs piespiedīšu mīlēt Raini. To viņa bļāva visai klasē. Un te tas Eiropas zaļais kurs arī. Mēs puse no klātesošiem ir cilvēki, kas ir piedzimuši tomēr lineārās ekonomikas laikmetā, un tagad ir tā jauna aprits ekonomika, kas, protams, ir no Eiropas puses uzspiesta. Vai tas ir slikti? Noteikti nē, tas ir labi. Un tāpēc mēs tagad ejam šo Eiropas zaļo kursu, mēs viņu visur pieminam, tāpat kā mēs pieminam visur šo aprits ekonomiku, bet tas ir fakts, un tā ir mūsdiena. Un tad aprits ekonomika izdala 3 prioritātes, kuras ir tātad definētas, noteiktas, uz kurām mēs arī virzamies. Tātad pirmā prioritāte ir šos atkritumus, tātad ir jāatgriež otrreizējā apritē. Tātad tautsaimniecībā veicot reģenerācijas procesu. Tātad, kas mūsu gadījumā, tieši mūsu kompānijā, tie minerāli maisījumi, polimēri. Polimēri, protams, iedalās ļoti daudz dažādos polimēros, bet šeit es pieminu kā visu grupu, un, protams, metāls un koks. Ne? Tālāk, otra prioritāte ir balstīt uz tiem atkritumiem, kas nevar tikt atšķiroti, un tos mēs sadedzinām. Dotajā brīdī ir ļoti lieli strīdi, ir vairāk mēģinājumi bijuši izveidot Latvijā šīs dedzinātavas, bet tas ir neveiksmīgi, ir diezgan liela pretestība. Kāpēc tā pretestība ir? Tikai tāpēc, ka droši vien pie vainas arī esam mēs, kā atkrituma apsaimniekotāji. Mēs, es domāju, mūsu liela atkrituma apsaimniekotāja saime, tāpēc, ka mēs neesam diezgan daudz ieguldījuši līdzekļus un laiku izglītošanā. Tad, jā, tas ir, viss, ko mēs darām, ir netīri, smirdīgi un slikti. Mēs nodarbojamies ar sliktām lietām. Respektīvi, patreiz Latvijā ir situācija tāda, kad mēs šo atkritumus varam tikai un vienīgi iznīcināt, atdodot Švenkam. Švenks tālāk ražo cementu un šos materiālus izmanto cementu ražošanā. Tad dotajā brīdī tas ir Švenks izmanto kaut kādu monopolu stāvokli, bet tā situācija tāda, kāda ir, tāda viņa ir. Ņemot vērā Skandināvijas modeli, kur katrā Skandināvijas valstī ir pa 11 dedzinātavām, kas visai veiksmīgi ražo enerģiju, tālāk nodrošina savus iedzīvotājus, gan ar elektrību, gan ar siltumu. Un pēdējais šis zaļā kursa prioritāte, viņa nav prioritāte, teikšu godīgi, tas ir pats apakšējais punkts, ir apglabāšana poligonā. Poligona apglabāšana, pagaidām viņa ir diezgan aktīva un aktuāla. Tātad poligoni ir definēti Latvijā, cik viņi ir. Viņi vairāk viennozīmīgi nekļūs. Un, protams, poligona izmaksas dotajā brīdī ir tādas, kādas viņas ir, bet nebūt nedz tādā zemākajā punktā. Poligona izmaksas viennozīmīgi augs, un tas ir ne tikai ņemot vērā inflāciju, bet tas ir tomēr noteikts no Eiropas zaļā kursa. Tad tas ir spiediens, lai vairāk šos atkritumus reģenerētu, pārstrādātu. Tad numur 1 ir atgriezt tautsaimniecībā, numur 2 ir enerģijas iegūšana. Tā, skaitļi. Nedaudz par skaitļiem. Šis mums ir pagājušais gads. Mūsu kompānijas, tātad, ja mēs redzam pēc atkritumu kodiem, varbūt tas jums lielākajai daļai neko neizsaka, bet atkritumi dalās kodos. Un
katrs droši vien ieraugs savu kodu vai savu materiālu, ar kur viņš ir ikdienā vairāk saistīts. Tad šeit ir skaitļi, kas veido mūsu gada bilanci. Tad apjomi vēl nav iesniegti valsts vides dienestā. Mums ir laiks vēl līdz martam, tad viņi tiks apkopoti, precizēti. Bet šis ir apmainājis skaitlis, ko mēs pagājušo gadu esam pārstrādājuši. Skaitlis var teikt to, ka no būvniecības atkritumiem, tieši no būvniecības atkritumiem mēs esam, es domāju, ka tirgus līderis Latvijā. Bet, kā jau minēju, tad mēs nodarbojamies tikai ar būvniecību un ar būvniecību saistīto atkritumu tātad pārstrādē. Atļaujas, kā jau minēja kolēģi pirms tam, tad bez atļaujām nav iespējama mūsu darbība. Un šajā sakarā mums ir B kategorijas atļauja, valsts vides dienesta izsniegtā, bet šobrīd mēs esam tajā pārejas procesā, kad esam iesnieguši iesniegumu par A kategorijas piesārņošanas darbības tātad atļaujas paplašināšanai. Paplašināšana ir virzīta un vērsta protams, uz šo aprits ekonomiku. Mēs paredzam vairāku inovatīvu atkritumu veidu pārstrādi, kur ir iekļaut šajā A kategorijas atļaujā, un arī apjoma palielināšanu, kas pēc likuma nosaka, ka pie šāda apjoma ar B kategorijas atļauju vairs nepietiek. Protams, kad mums arī ir atļauja, kas mums atļauj atkritumus arī pārvadāt, bez kuras arī jāpievērš liela uzmanība, ka bez šīs atļaujas nav tik vienkārši juridiskām personām atkritumus pārvietot no sava būva objekta pie mums uz laukumu. Jā, tātad šis vairāk ir tāds mazais špikeris, es nosauktu, taisot prezentāciju, es domāju. Es nezināju, ja godīgi auditorija, kam es to stāstīšu. Ja, bet šķidro gudri un ietaupi boldā. Kāpēc ietaupi boldā? Tāpēc, kad viennozīmīgi 90% no jums to dara nepareizi. Jo te jāzina tāda lieta. Nu, protams, mēs visi esam uzņēmēji savā jomā. Mūsu mērķis ir nopelnīt. Tad, ja mēs ietaupam, mēs nopelnam. Tātad katram atkritumu veidam ir sava cena. To mēs izzinām. Tātad ir svarīgi jums objektos, vai vienalga, kur jūs kompānijā dalīt šos atkritumus plūsmās. Viņus var dalīt konteineros, viņus var dalīt novietnēs, viņus var dalīt čupiņās. Pilnīgi vienalga, bet tā dalīšana tā ir tāda savu veidu tāda kārtība, organizācija. Tātad, tas nav grūti. Ja mēs lidostās, lielveikalos, mums ir atkritumu urnas, kur mēs to dalām mājās, mēs tāpatās lielākā daļa dalām atkritumus, tad šis ir veids, kā mēs varam mega ietaupīt. Jo, proti, nododot atkritumus bez maksas, varam nodot. Mums ir koksne, koksnes atkritumus. Viņš var būt ar metālu, ar naglām, ar eņģēm, ar leņķiem, ar profiliem iekšā. Ja? Mēs viņus pieņemam pavēlti. Ja? Tad jums par to nav. Ir, protams, jūs varat samest visu vienā čupā, atdot kā miksu, jūs maksāsiet naudu. Ja? Tālāk ir pārdodamie atkritumi, atšķirojot. Metāls. Metāls tas jau no senseniem laikiem. Es biju bērnībā, es lasīju pudeles metālu. Mēs nebijām tik gudri, nodevām pudeles un dabūjām naudu, bet metāls, tas pats polimēri. Polimēri arī atšķirojot to plēvi, iepakojumu plēvi, kur jums nāk, stikla vati iekšā vai kaut kāda. Atšķirojot to plēvi, esiet vēl gudrāk atšķirojot krāsainu plēvi no caurspīdīgās plēves. Ja? Jums par to samaksās. Ja? Tas pats par stiklu. Stiklu sarežģītāk, bet tāpatās ir kompānijas, kas arī to visu uzpērk. Līdz ar to jūs beigās to atkritumu plūsmu varat izveidot ļoti, ļoti tuvu nulē. Ja? Tā šķiro gudri, tas īstenībā šķidro un ietaupi. To naudu var gana, bet tur ir jāievēro viena svarīga lieta. Viņus vajag dalīt. Ja? Un tas arī, protams, kad
Mums palīdz kā atkritumu apsaimniekotājiem, kā pārstrādātājiem, ja mums šīs viss labums, saucamais miks, nav jālaiž līnijā, caur visai līnijai mēs viņu varam tikai tālāk novirzīt jau uz bez šķirošanas tieši uz pārstrādi. Tātad, protams, ir atbildība pret apkārtējo vidi. Tas ir vairāk kā skaidrs. To mēs lēnām mācāmies. Protams, tas nav vienas paudzes jautājums. Tur jānomainās ir, kā es saku, vismaz 2 paudzēm, lai mums tā atbildība tiešām būtu pareiza. Mēs tagad pagaidām uz to ejam. Tas jau ir daudz, tas jau ir apsveicami. Un tad, protams, valsts vides dienas kontrole. Ja? Tātad, šī ir lieta, kur mums saskaroties ar uzņēmējiem un ar kompānijām, kuras nodod, kuri ir mūsu klienti, ir ļoti daudz, kad atskrien un saka, hei, man tagad vajag tur iedod man izziņu. Kādu izziņu tev iedošu? Par atkritumiem es tev atvedu 10 tonnas, iedomā par 30 tonnām. Mēs to nevaram. Jo ir sistēma, kuru mēs arī ievērojam un pēc tam ir liela arī sodi mums. Tātad svarīga lieta ir šīs te kontrole. Tātad ir objekts, domājam līdzi objektā. Jums jānojauc māja, mēs nevaram māju ar apjomu 400 kvadrātmetru māju nodot 10 tonnas būgrušas. Ja? Jo to vajag sekot līdzi. Tātad, ko pārsvarā atšķiro no būgružiem? Tās varbūt tādas uzskatāmākās lietas, kas mums gadās. Iekšā tātad betons, dzelzbetons, ķieģeļi, flīzes, keramika, kā jau būvniecībā, asfaltbetons, kas nav bīstams, ja, kur arī daudz jauc, ka asfaltbetons ir bīstams. Tas nebūtu nav bīstams. Ir asfaltbetons bīstams, ja tas ir ļoti, ļoti, ļoti vecs, tātad asfaltbetons, kurš ir, 70. gados. Jā, tas var būt taisot šīs te analīzes pēc 804. Noteikumiem uz izskalošanu. Tur var parādīties mazs fons, bet asfaltbetons viņš nav bīstams. Tāpat kā bitumens. Ja. Uz jumta bitumena dakstiņi, ja, viņa nav bīstami. Ja. Jo tas bitumens, tas, kas ir mūsdienās, viņš nebūtu nav tas piķis saucamais, kas mums bija bērnībā. Tad, protams, koksne, metāls, polimēri tipi, dažādi, vismaz 7 veidi, tad plasmas, polimēri. Stikls, protams, kad ļoti daudz gadās arī reizes par asbestu saturošu materiālu, bet tie paliek arvien mazāk. Dārza mājiņas, kūtiņas, visu kaut kādas lietas, kur ir asbestu saturošu materiāli, kurus mēs, protams, paši mēs viņus tātad neapsaimniekojam, mēs viņus savācam un atdodam tālāk uz poligonu, kurš tātad asbestu patreiz noglabā. Ceru, ka tuvākajā nākotnē arī kāds no mūsu saimnes izveidos asbestu pārstrādi. Un luminescenti, tās ir spuldzes, pārsvarā dienas gaismas, kas arī lēnām izzūd, bet tomēr vēl ir klātesamība manām, un kartons papīrs. Kaldzu? No asbestu aizmirstam. Tas ir tā. Tad, jā, kā jau minēju, es atkārtošos varbūt vairāk. Tad betons, ķieģeļu flīzes, asfaltbetons, koksne, metāls. Mums ir gan ferometāls, tātad, kas magnetizējas, gan arī mums ir metāls, kas ir krāsainais metāls, kur tālāk mēs arī atdodam mūsu sadarbības partneriem, kur tālāk jau viņu izmanto pēc savas vajadzības. Pēdējais miks, tātad miks ir domāts šajā sadaļā lieta, kas nav atšķirojama. Tad šis miks ir lielākā problēma visiem atkritumu apsaimniekotājiem. Jautājums, vai var atšķirot? Bez smagajiem metāliem, man liekas, visus materiālus var atšķirot, tikai jautājums, cik tas maksā un kurš ir gatavs to maksāt. Ja? Tad atšķirot ar visu. Pasaulē es esmu bijis diezgan daudzās pārstrādes rūpnīcās un gana daudz rūpnīcas atšķirot daudz interesantas lietas, bet tur ir tāda viena nianse, kas viņiem, kad tas ir subsidēts. Tās ir subsīdijas no valsts, jā, vai no kādas kompānijas. Katrā ziņā tur nav matemātikas. Jā. Jūs nebūsiet gatavi maksāt par tādu šķirošanu,
un tas materiāls arī nemaksā to. Protams, ja tas ir subsidēts pasākums, tad to visu var darīt. Bet šobrīd miks mums arī dalās divās kategorijās. Viens miks, kas ir no minerālu materiāliem, kur ir šīs flīzes un pārējie būvniecībā sastopamie materiāli. Un otrs ir miks, kas iet uz apglabāšanu, uz poligonu, kuru nav jēgas ieguldīt resursus, lai viņu atšķirot, ņemot vērā pašreizējās poligonu izmaksas, kuras ir diezgan augstas. Šogad ir mainījusies cena. Ja nemaldos, miks ir Getliņos, laikam, 218 eiro par tonu. Bet katrā ziņā tā ir katras dienas kaut kāda sāpe, teiksim. Tas ir dārgākais materiāls, kuru mēs, diemžēl, nevaram nekur tālāk izmantot. Tad, jā, ko piedāvā Nikamī? Tad 4, teiksim godīgi, pamatvirziens ir konteineru noma, ar ko Nikamī vispār ir radījusies. Tad ir konteineru noma, piedāvājam tad Rīgas rajons. Konteineru ir vismaz 700 gabali, dažādos izmēros, no 6 līdz 35 kubikmetriem. Atšķirās divu autotransporti. Viena ir šīs mazās mašīnas, kas vairāk tad ir domātas privātmājas sektors, uzņēmumi ar mazu atkritumu daudzumu, un tad nāk šie āķi vai huklifti angļu valodā, kas jau ir sākot no 12 kubikmetriem līdz 35 kubikmetru apjomam, kas ir paredzēts lielākiem apjomiem un nedaudz savādāka tipa arī atkritumu veidiem. Tad būvgrūžu šķirošana pārstrāde, jā, tad pārstrāde un šķirošana ir mūsu pamatbizness Nikai, un to mēs varam lepoties, ka mēs katru gadu palielinām apjomus, mums ir nepārtraukta modernizācija, nepārtraukti mēs pārbūvējam, iegādājamies, ģenerējam jaunas idejas, mēģinām viņas ieviest mūsu pārstrādes laukumā. Tāpat arī mēs laukumus paplašinam un, respektīvi, virzamies uz priekšu, lai būtu vienmēr solīti priekšā konkurentiem. Tad, kā jau minēju, mūsu laukums atrodas Rumbulā, Kaudzīšu iela 59.1. Laipni lūgtu. Protams, atkritumu reģistrs, tātad ārpus sistēma, kas ir pāraudzīta no šī gada no valsts vides dienesta puses, atkritumu priekšapstrādes uzskaites sistēma, kas, kā jau mums Latvijā ir parasti pierasts, kad mainoties vienam īpašniekam uz nākušu īpašnieku, viss tiek salaists, neteikšu to vārdu, bet viss ir slikti. Un arī šis gads mums ir sācies ar diezgan tādu labu izaicinājumu, kad klienti prasa apus sistēmas reģistrēt kravas, un apus sistēma, protams, karās un neiet, bet katru dienu paliek labāk. Un es ceru, ka janvāra mēnesī tas tiks viss izlabots, un mēs varēsim tad strādāt normālā režīmā. Tātad, jā, ierodoties šai kravai, vai viņi ierodās ar mūsu autotransportu vai jūsu, tad katra krava tiek reģistrēta, piešķirot šo te atkritumu kodu, tad apjomu uzskaite mūsu laukumā pārsvarā. Mēs runājam par tonnām, tad, protams, katrai šai kravai ir fotofiksācija, video reģistrs un arī reģistrēšana ārpus sistēmā. Kāpēc video reģistrs? Tāpēc, kā jau minēja arī kolēģi pirms tam, valsts vides dienests ir kādreiz diezgan liela kontrole un tieši uz konkrētiem uzņēmumiem. Un tad šī prasība ir, kad jāiesniedz ir fotofiksācijas un arī video reģistrs, lai pārliecinātos, ka šī krava ir ienākusi ar norādīto autotransportu. Tā, būvgrūžu konteineru noma, jā, kā jau minēju, 700 dažādu veidu atkritumu konteineru klases, paredzēts vairākām grupām. Tātad, kā jau minēju,
nodarbojamies ar ļoti daudz dažādiem būvniecības radušiem atkritumiem, bet viennozīmīgi mēs nenodarbojamies ar bīstamajiem. Ja? Bīstamie tā nav mūsu prakse, tā nav mūsu arī specifika, bet, protams, kad mums gadās daudz dažādi bīstami atkritumi, kurus mēs nošķirojam nost un tālāk atdodam mūsu sadarbības partneriem, kur tieši bizness ir bīstamu atkritumu savākšana, pārstrāde. Šeit ir uzmetums apmēram, tas ir paņemts no mūsu daļai, no mūsu mājaslapas. Tātad šeit mēs redzam tabulā atkritumu, tad konteineru izmēri, dimensijas, svars pieļaujamais. Par svaru šeit ir būtiska lieta. Te nav, svars netiek regulēts varbūt no juridiskās puses, bet tas svars tiek regulēts no tā, kad šis konteiners, viņa metāla kaste, un tāpat tās tiek pakļauta daudz dažādiem spēkiem, kas iedarbojas uz šo metāla kasti, un tāpat tās arī tas tiek vests ar autotransportu. Un, ja tas konteiners ir nedaudz pārkrauts, mēs nekad neko nesakām. Ja? Bet gadās kādreiz tādi, kur mums ir daudz dažādas bildes, kur mašīna, tā kā motocikls ir priekšā riteņa gaisā, un tad mēs gan komunikācijai klientu. Un viennozīmīgi nav bijis tā, ka konteiners kāds ir palicis objektā. Konteiners tiek nokrauts nostarot mazāk, un tā problēma tiek atrisināta. Bet šī svara problēma ir diezgan, jo mēs laužam konteinerus, laužam mašīnas, un gadās arī kādreiz tā, ja trāpa mums transporta policija, tad var sanākt gaužām slikti. Tā, jā, runājot, tad apakšā ir iezīmētas nedaudz cenas. Tās es jums varbūt nevarēšu nokomentēt. Cenas ir diezgan individuāla pieeja, bet šeit ir praktiski ejošākie produkti, ar ko mēs saskaramies ikdienā. Tad tīrie būvgruži, piemaisījums, tas ir līdz 5%. Drīkst būt piemaisījums, tur var būt kaut kāds vatas gabaliņš, plēves gabaliņš, bet ne vairāk kā 5%. Tad mēs skatāmies, ja viņš tīrāks, tā cena varētu būt, ja viņš galīgi tīrs, tā cena varētu būt no 2 eiro tonā. Ja? Tad mēs atgriežamies pie tās stāsta, ko es jums minēju par šķiro gudri. Tad salīdzinām to tīro būvgruzi ar šo nešķirotu būvniecības atkritumu. Mēs nerunājam te pa 1 tonu, ja? Mēs runājam, pārsvarā objektu nāk vismaz 5 un vairāks. Tā nauda ir būtiska, ko mēs varam nošķirojot ietaupīt. Jā, protams, ir problemātisks kaut kādas lietas, ko tu nevari īsti nošķirot vai vari, un tas ir ļoti ilgi un dārgi, jo ņemot vērā, kad arī ja saucamie simtslitnieki, kas kādreiz bija, tie vairs nav, jā, tad 170 eiro lielgabarīts ir diezgan sarežģīts. Tur ir koksne, pārsvarā poliuretāna piemaisījumi, auduma piemaisījumi. Tas ir diezgan dārgs produkts, bet nav tā, ka viņu ir daudz. Jā. Un, protams, koku materiālu atkritumu, kā jau minēju, tos mēs pieņemam bez maksas mūsu laukumā. Lai gan arī var pasūtīt konteineru, tad, diemžēl, tas nav bez maksas, tad jāsamaksā par autotransportu pakalpojumu. Jā, vēl viena lieta, kas mums pie aprits ekonomikas ienāk lēnām, bet paliek arvien vairāk, ir šie ilgspējības certifikāti. Un, protams, kad šie zaļās būvniecības standarti, tad viņi būs arvien vairāk, tāpēc, kad mēs rūpējamies par apkārtējo vidi. Un šeit ir tie apakšā ir uzskatāmi 3 šie ilgspējības certifikātu kompānijas vai standarti, ar kuri ir Latvijā sastopami. Tas ir Līdz Brīms un DGNB. Tad pirmie 2 ir ar pirmiem 2 strādāts, ar 3. vēl nav bijis tas gods, bet protams, ka mēs kā atkritumu pārstrādes uzņēmums esam daļa no šīs izsakojamības ķēdes. Ja? Un tad, protams, kad diezgan liela papīra birokrātija, kur jāpierāda šis atkritumu ceļš no radītāja līdz šī
reģenerācijas procesam. Reģenerācijas process šeit ir R1, R5. R1 ir tātad sadedzināšana vai pārvēršana enerģijā. R5 ir atgriešana atpakaļ tautsaimniecībā. Ja? Bet šis viss ir procesā jāpierāda, jo tā ir tā galvenā šos ilgspējības certifikātu doma. Un tad, protams, arī, ja mēs esam pie šī certifikācijas ķēdē, mēs arī piedāvājam, tas ir jaunums, bet mēs piedāvājam izstrādāt arī šos atkritumu apsaimniekošanas plānus, ja, un arī objektā būvniekam izstāstīt, kā tad vajadzētu pareizāk šķirot, lai būtu pareizi pēc certifikāta, lai nebūtu fiksēts neatbilstības no certifikāta auditora kompānijas puses. Tātad, jā, un tad, protams, šī certifikāts arī paredz, ka kompānija, kas apsaimnieko šos atkritumus, ir jābūt kā konsultantam, kas arī būvniekam skaidrā valodā izskaidro šos procesus. Vēl viena lieta, ko arī Nikamī ir saskārusies un ko ir sākusi strādāt, ir pie sanācijas projekta izstrādes. Tātad, jo pie mums arī ir ļoti daudz klienti, kas griežās, kur ir atnāk un saka, hei, mūsu valsts vidas dienests ir atsūtījis tur tādu lapu, un tur, protams, kad ir vēsturiski vai nevēsturiski ir kaut kas noracies vai kaut kas ir pazudis, zem ir apēdusi un ir kaut kāds areāls, kas ir piesārņots. Bet šis piesārņojums vairāk mūsu gadījumā tiek domāts nevis kā piesārņojums, kā ķīmisks piesārņojums, bet vairāk kā mehānisks, kas vairāk balstīts tomēr ir uz šiem būvniecības atkritumiem. Tātad līdz ar to mēs arī pieņemam lēmumu un nodarbojamies ar to jau vairākus gadus, šo piesārņoto teritoriju sanācijas projektu izstrāde, kā arī saskaņošana attiecīgajās institūcijās. Pārsvarā tas ir valsts vidas dienests, kas iekļauj, protams, ģeotehnisko urbumu veikšana, lai mēs noteiktu šo areālu, apjomu aprēķinus, laboratorisko datu apstrāde. Pašiem mums nav laboratorija, bet mēs pēdējā laikā esam izmantojuši un ļoti apmierināti esam ar laboratorijas darbu Čehijā. Viennozīmīgi Čehijas laboratorija ir ātrāka ar rezultātiem un, lai cits nebūtu dīvaini, arī lētāka ar pakalpojumu cenrādi. Un, protams, mērķis, kāpēc mēs to darām, tas nav cēls mērķis, ka mēs gribam kaut ko labi izdarīt, bet viennozīmīgi mēs to materiālu cenšamies arī veikt šo sanāciju teritorijā un šo materiālu arī pārstrādāt pie sevis laukumā. Lai gan ir arī gadījumi, kad apjoms ir gana liels un mēs šo materiālu in situ veicam uz vietas, bet tās ir atsevišķa projekta skaņošana ar valsts vidas dienestu un pieguļošo pašvaldību. Jā, tas arī šodien būs viss par mūsu būvgružu pārstrādes biznesu. Katrā ziņā mēs esam vienmēr atvērti jautājumiem, sadarbībai, un tātad šie būvgružu pārstrāde, kas vairāk ir būvniecībā radušies atkritumi, tas ir mūsu jājams zirdziņš, un braucat ciemos, zvanat, vienmēr būsim priecīgi jums atbildēt. Jautājumi varbūt kādi praktiski? Jautājums. Jā. Man ir 10 kubikmetri asbests cementa vienetu sluoksnis šifre. Jā. Es piezvanu jums, kā gribu, kā jūs viņus izvērt. Iztastiet, kā tas viss notiek, cik jāmaksā par to. Jā, Ko jūs darat? kā es minēju, asbestu mēs nepieņemam. Asbests ir citas kompānijas, tad Latvijā ir citas kompānijas, kas nodarbojas ar šiem bīstamajiem atkritumiem, un šajā sakarā visticamākais, mēs jums varam tikai pakonsultēt, kur griezties, bet mēs nedrīkstam, ja mūsu atļaujā nav šo asbestu saturošo atkritumu apsaimniekošanas atļauja. Mēs viņus drīkstam atšķirot, ja mums viņi rodās mūsu atšķirošanas procesā. Jā, mēs viņus drīkstam atšķirot, bet
tā kā savākt asbestu, mēs to nevarēsim. Mums jāvēršās pie konkurēšanas. Notiek Latvijā visai vienkārši. Nenotiek nekas, ir Zebrenes poligons, kur viņi apglabā. Jā. Tas ir vienkārši. Jā. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Jā, tad dotajā brīdī, protams, tas ir slikti, bet dotajā brīdī asbests ir diezgan liela, asbests saturoša materiāla diezgan liela problēma pasaulē. Jā. Ir, kas viņus utilizē, tas ļoti dārgi, bet tas ir, jā, katrā ziņā es ceru, protams, es to nepiedzīvošu visticamākais, bet kad Zebrenes poligons arī droši vien būs kaut kāds, nezinu, vai būs Eiropa vai nebūs Eiropa, bet gan jau būs kaut kāds finansējums, kur Zebrenes arī poligonu visticamākais. Es gribētu cerēt, ka nevis pārklās un uztaisīs kā sarkofāgu, bet ka tomēr to visu kādreiz ņems ārā un tomēr pārstrādās. Vēl jautājumi? Jā. Sasaistot vienkārši ar pirmo daļu, kad runāja arī atsaucās uz senāta spriedumu vispār par atkritumu beigu statusu, un tur bija rakstīts, ka šis materiāls ir pienācīgi reģenerēts. Ok, ček, tas ir tas, ko jūs darat, un nākamais ir atbilst tiesību normās noteiktajiem būvmateriālu standartiem. Jā. Un tad par šo posmu varbūt jūs varat nedaudz pastāstīt. Jā, tad šeit ir tā lieta tāda, ka labs jautājums, jo mēs arī to saskaramies, jo ļoti daudz, kur tagad parādās un nāk virsū, un mums tas arī būs atnāks virsū, kad kādreiz atnāk atkritums, ko mēs viņu darām, mēs viņu reģenerējam, atdodam uz sadedzināšanu. Jā, tad dotajā brīdī tā, kad Skandināvijā jau tas ir, kad atkritumi, kaut vai šis te sajaukums, teiksim, nošauksim viņu par 19, 12, kas ir atkritumi pēc mehāniskās apstrādes. Teiksim godīgi, tur iekšā plasmasiņš ir, tur iekšā ir tekstils, audums un visas pārējās lietas. Tad, ko mēs kādreiz to darījām? Mēs viņu arī tagad darām. Nikami arī viena no lietām, ko mēs nodarbojamies. Tā nebija vairāk šīs dienas tēmas. Mēs nodarbojamies ar no atkritumiem iegūtā kurināmā ražošanu. Bet to, ko jūs sakat, tā ir reģenerācija. Tad mums viņš jāatgriež ir atpakaļ kaut kā tirgu, un dotajā brīdī šeit sanāk strīs, mēs tad domājam, kā mēs to latviski saucot zaņķi varētu atgriezt. Viņš īsti nevienam nav vajadzīgs, mēs varētu taisīt kaut kādu produktu, un tad valsts vidas dienas saka, mēs sakām, hei, mēs viņu tad varbūt varētu taisīt, nezinu, bowlinga bumbas. Valsts vidas dienas saka, nē, tas ir atkritums, bet likums pasaka to, ka ķīmiski un fizikāli ietekme maina šo statusu, mēs varētu viņu noņemt. Te tas jautājuma atbildi tāda, vairāk starp tacu un valsts vidas dienestu ir caurums. Jā. Valsts vidas dienestu varētu teikt, ka tas dotajā brīdī vairs nav šis materiāls, jā, bet problēma šeit vairāk nav tacā, vairāk ir, man liekas, valsts vidas dienesta pusē. Valsts vidas dienesta negrib izbeigt šo atkritumu statusu. Jā. Bet tas tāds, kā jau minējām, šis atsumērs, tas ir tas pats, kā Matīs stāstīja, tas pats piemērs. Jā. Bet es domāju, atbildot tā praktiski, tas, ko es iesaku un ieteiktu arī jums, teiksim tā, pirms kaut kādas tās plānotās darbības, kur beigās būs reģenerācija, pavisam vienkārši ļoti precīzi aprakstīt to tehnoloģisko procesu, kas tur tiek plānots veikt, un, pieņemsim, nokomunicēt ar vidas dienestu, un dienas beigās, tā augstākā pilotāža būtu pavisam vienkārši dabūt uzziņu ar uzdodot jautājumu, vai tad, ja mēs izdarām tur A, B, C, D, vai tas būs uzskatāms par pietiekamu, lai izbeigtu atkritumu statusu un lai tā būtu reģenerācija. Vidas dienests atbild, jā, nē, un tad attiecīgi, ja jūs darat tā, kā jūs esat rakstījuši tajā uzziņā, tad valsts vidas dienests nevar rīkoties jums sliktāk nekā rakstīs tajā atbildē. Diemžēl tā ir tā atbilde, ka tas, ko Toms arī minēja, jā, ir tā pretrunas vai, teiksim, kaut kādas neskaidrības starp to, ko dara valsts vidas dienests un kur ir viņu tiesības un pienākumi un kur ir tāds. Es, ja godīgi, 5 gadu laikā tācu vispār neredzu tā pie horizonta tādā aktīvā režīmā, ja? Viņš tur nav, manuprāt. Labojieties, kļūdos. Vides dienests ir visur. Viņi pilnā gāzē visu kontrolē, visu zina, ir visur priekšā, tā ir. Un atbildes arī, viņiem ļoti labas atbildes ir tā kā politiķi. Viņi atbildes jautājumu, bet neatbild neko. Ja, bet viņi ir atbildējuši. Jā. Kas tiec to atzinumu, ka tais reģenerācijas konkrētais materiāls atbilst būvmateriālu standartam? Dotajā brīdī tā tad jāsāk ar to, ka
valsts vides dienestam jādod tas, kad ir beidzies šis atkrituma status. Ka tas vairs nav atkritums, tas ir starpprodukts. Ja? Vai produkts. Ja? Un tad tas ir vispār savādāk. Ir tā, ka valsts vides dienas nosaka, kad ir beidzies atkrituma status. Tad jūs ejat uz tacu, un tad jau tāds, tad jūs rakstat, jau rakstat, kam tas produkts ir vajadzīgs. Tāds, protams, prasa atkarībā no izmantošanas veidu. Jums jātaisa ir analīzes, vai viņš tur ir, ja tas būs, nezinu, tur publiskās, pieņemsim būvmateriāls tas būs. Pieņemsim kaut kāds, nezinu, Lego bloks. Un tad tas droši vien prasīs no sērijas fizikālās īpašības, kaut kādas spēku pārbaudes, ja, ko viņš var izdarīt, kam viņš ir domāts. Tālāk viņš ir uguns izturīgs vai nē. Bet tas ir tāds, es neesmu tāds speciālists. Ja. Katrā ziņā tas ir jāizvērš, lai būtu produkts. Ja. Bet es teikšu godīgi, man liekas, ka problēma būs lielākā valsts vides dienas, ar ko es saskaros ikdienā. Ir problēma komunikācijā valsts vides dienas, ka valsts vides dienas negribās uzņemties atbildību par to, kad viņš uzrakstīs, hei, jūs esat malači, šis produkts ir beidzis atkrituma statusu, mēs viņu noņemam, viņš ir reģenerēts, nezinu, R5, R3 atkarībā no šī produktu veida. Ja. Tā ir tā lielākā problēma. Es šobrīd, es nezinu, var kolēģi man, varbūt konkurenti kolēģi palabot, bet es neesmu dabūjis vēl nevienu tādu skaidru lietu, skaidru atzinumu, ka es esmu kaut ko eksperimentējis, mēģinājis. Es viņam nesaku, šeit šis produkts. Nē, tas nav produkts. Jūs esat vienkārši tur saspieduši vai salīmējuši, un tas vairs nav produkts. Tā kā, tur problēma ir tāds, es domāju, ka nebūs vairs, viņiem vienkārši nav tā pieeja savādāk. Valsts vides dienas visu laiku grib kašķēties, visu laiku teikt nē. Ja? Man liekas, ka tā problēma drīzāk ir valsts vides dienestā. Ja jūs to valsts vides dienestu pierādīsiet, ka tas nav vairs atkritums, ka tas ir reģenerēts, tad es domāju, ka tur tālāk jau suņa astē tikai pārgāja pāri. Ja? Tur tas jau ir great success. Dievs dod, lai jums izdodas. Jā. Ja pieņemsim, tiek veikta kaut kāda veida demontāža, un mēs pieņemsim jau demontāžas laikā, zinām, ka mēs gribam atkārtot izmantot šos būvmateriālus. Mēs varam nenonākt līdz atkrituma statusam. Jā, jūs varat nenonākt līdz atkrituma statusam. Dotajā brīdī tā, kad, kā jau Matīs kolēģis stāstīja, bet jums ir viena nianse. Jums ir jaunajā projektā jābūt atrunai, kad šai projekta sastāvdaļa ir šis produkts, kas ir iegūts. Jā. Protams, jums būs jāveic šī produkta reģenerācija uz vietas. Jums būs jādrupina, jāsijā pa frakcijām atkarībā no, es nezinu, kāds jums ir objekts. Jā. Un tad jūs varat iestrādāt vai no ceļa plātnē, vai pamatos, vai ietvēs, kur nav tik liela slodze. Tad to var darīt. Tas ir tikai viena projekta. Jā, Matīs, paskatās. Tie var būt dažādi projekti, bet tam ir jābūt jau norādītam. Attiecībā uz to norādīšanu, ja, atkal dzīvē gūtie novērojumi ir tādi, ka ja valsts vides dienestam kaut kas nepatīk šī projekta ietvaros, tad viņš pavisam vienkārši, ja tā var teikt, ļoti skrupulozi pieiet tam otram projektam, kurā tas ir pierādīts, pēc būtības argumentējot, ka tajā otrā projektā norādītais nav pietiekami precīzs, un no tā nevar skaidri saprast, ka tieši no tā pirmā objekta vestais, piemēram, šķemba ir tā, ko jūs esat norādījuši tajā otrā projektā. Un man nepatīk, pēc principa par klāt nesošajiem vai labu vai neko, bet realitāte ir tāda, ka dienas beigās tā, ka, ja dienestam kaut kas nepatiks, viņi ļoti labi, ļoti veiksmīgi atradīs pie kā, teiksim, pievērst papildus uzmanību. Un ja tas ir noticis, tad būšu godīgs, ir ļoti grūti teiksim tā, to kļūdu novērst, jo valsts vides dienestam tā tēze, kas viņu jāņem zirdziņš, ir tāds, ka ja kāda rīcība pēc kaut kādas darbības, proti, kas ir vērsta uz to seku novēršanu, nenozīmē to, ka nav noticis pārkāpums. Sodu jūs par pārkāpumu dabūsiet jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, ko jūs tur pēc tam darīsiet, nedarīsiet un tā tālāk. Tad izejot no tā, un īstenībā arī atbildot daļai uz to pirmo uzdoto jautājumu, tas, ko es visiem iesaku, ir pirms jebkuras darbības uzsākt kaut kādu veidu komunikāciju ar dienestu un dabūt ideālā variantā uzziņas formātu atbildi, ko, kā arī Toms teica, ļoti grūti dabūt, bet viņu ir iespējams dabūt. Un tad tā doma ir tāda, ka, ja jūs darbosieties tā, kā ir rakstīts uzziņā, iestāde nevar vēlāk pieņemt jums nelabvēlīgākus lēmumus.
Vēl ir svarīgi tāda lieta, viena atceraties, ļoti saistīta un ļoti arī, kā Jājam Dzirdziņš ir valsts vidas dienestam, bisu viņi super tagad skatās. Super, jā. Bisu un apus, kas ir šī sistēma, nu vienkārši roku rokā. Tikko nesaskan, nāc uz paklāju, visi atspiedies, jā. Tas ir tagad ļoti, tāpēc, tagad, ja kādreiz tas bija tā bis, kā mēs kādreiz bisā, ierīcēja bisā, jā, ir, jā, tagad nē. Tā skurpulos skaties bis apus, lai saskan. Ja? Tad paredzēts ir nojaucāt tik daudz kubikmetru vai tonas sanāca, nododot viņu, ja? Kas ir nododams. Ja? Obligāti, lai mums būtu šī sinerģija. Nebūs tas, būs. Vēl viena lieta. Objektā ir atkritumi, uztaisam tenderīti, kurš ved lētāk. Lotleku lētāk, nezinu. Miša ved lētāk. Nu, tad Miša paņem aizved visu sots jums un sots Mišam. Kāpēc? Mišam nav bijusi pārdāšanas atļauja atkritumi. Ja? Vēl viena lieta nianse. Uzmaties no pārdātājiem, skatāties, vai viņiem pārdāšanas atļauja. Ja? Tas dabūsiet pa mīzu tā tikai, kā nograbi. Ja? Nu, godīgi sakot, ikdienā saskaros ar to. Ja? Un pēc tam, un tad viss. Tad, kad tu esi iereģistrējis, tur viss. Tur labāk iet un padoties. Ja? Bet visā šobrīd jau izmantotais materiāli tam beidzot atkārtot izmantot. Jā, precīzi, tāpēc es saku to vienkārši tas, kas ir atkārtoti. Tad, ja projektā ir iekļauts tas Tur jau tas Matīs varbūt pakomentēs. Man šitāda saikna nav bijusi. Ja. Viņi, teiksim tā praksa par visu ir tā, ka vides dienas savu lēmumu pamatojumā ņem tādu informāciju, kura pamato to viņu to skatu punktu. Mums ir bijuši gadījumi, ka viņi paņem kaut kādu, vispār neatiecinām tāmi, kurā ir ielikt iekšā kaut kāda šķemba, un tas gadījums ar ķēniņa acumēru, ja, ir kaut kāda tāma, kas neatiecās uz tiem darbiem, par ko vispār ir runa, par to atkārtot izmanto to materiālu. Un viņi saka, ka šis materiāls, acīm redzam, neatbilst tam, kas ir kaut kādā tāmē, kur attiecas kaut ko pilnīgi citu. Tā kā, ar to es gribu pateikt, ka tas ir tas stāsts par to pierādījumiem, ko mēs minējām, ka vienmēr esiet gatavi nodrošināties ar pierādījumu tādu kaudzīti, ko operatīvi varētu sniegt iekšā dienestam. Tur sarkanu roku jau kādu laiku. Labdien, Kiļos Loškars, HBBK. Gribu tādu jautājumu uzdot. Uzklausot šito meistarklasi, pēc būtības rodas iespējas, ka būvniekam fiziski šobrīd nepastāv tāds reāla tāda varbūtība, ka viņš vienu savu objektu iegūst atkārtot izmantojumus materiālus, piemēram, būvgrūžus, dzelzbetonu, ja? Un savu otrā objekta vai savu pirmo objekta sadrupina tos un pārvada sev uz otro objektu un izmanto. Tas ir pirmais jautājums, varbūt tāds komentārs vairāk. Un otrais komentārs tom ir, piemēram, nopirkot no jums atkārtoti pārstrādātos būvgrūžus, ja? Kādu būvnieks dabūs, piemēram, to dokumentu uz rokam, ja tas pats, lai mēs, piemēram, varētu tur apstiprināt, ka viņš ir drošs. Tas ir divi saistīti jautājumi. No vienas puses mums ir to kaudziti ir jāsavāc ar papīriem, lai vidas dienestam to pierādītu. No otras puses, ja mēs caur speciāli, pateiksim tā, speciālam uzņēmumiem, kā jūsu, ja nopirkam to atgūtu materiālu, ko mēs dabūjam, ja? Un ko mēs tad varam parādīt, izņemot tikai pavadzīmi, piemēram, uz to atgūtu materiālu. Paldies par jautājumu. Jā, atbildēšu no otrā jautājuma. Viennozīmīgi, ja mēs pārdodam reģenerētu būvgrūzi, viennozīmīgi mums iet līdzi atbilstības deklarācija un testēšanas pārskats. Obligāta lieta. Jā. Šīs divas lietas atkarībā no frakcijas, būs 20-40 frakcija, piemēram, jā, vai 0,90. Mēs viennozīmīgi dodam līdzi testēšanas pārskatu un atbilstības deklarāciju. Un tas pilnīgi pietiekams, lai iestrādātu šajā būvniecības objektā. Bet vienīgi, kā es vēlreiz saku, ir vēl viena lieta, ka tomēr, es teikšu godīgi, es kā Jājam Dzirdziņam visiem būvniekiem saku, vajag vai nevajag, liekat iekšā to klauzulu, kad un vai drīkst izmantot šo reģenerēto materiālu. Tas jums neuzliek par uzdevumu iestrādāt. Ja? Būs kaut kāds, kur redzēs piebērt, nogāzi taisīt. Tu labāk... Viss ir atkal matemātika, ja? Vai tā ir piebirmā grunts, kas maksā 6 līdz 8 eiro, ja? vai tomēr paņems reģenerēto būvgrūzi, kas maksās 4-5 eiro. Tur jāstāsta arī pēc... Jā, lūdzu. Es projektētājs, man ikdienā ir tas darbs tieši ar to visu. Un
man, godīgi sakot, nav īsti skaidrs par to pašu visu un tiem būvgružiem, kas man tur ir jānorāda. Es zinu, ka ir, ja es izstrādāju demontāžu projektu, tad ir būvgruži, bet norādīt man katru veidu, kā tur... Nē, katrs veids nav jānorāda. Dotā brīdī tā, ka... Jā, mēs pagriežamies atpakaļ, kur man te bija tie veidi. Tie veidi vairāk, tad šis atkrituma kodu šo kolonu vairāk regulē, tas ir vairāk tad no atkrituma aprites izejot. Jums, numur 1, jājams izdiņš, šis te 17.09.04. Tad tas ir plašs kods, kuru es jums ieteiktu izmantot, un arī pārsvarā mums arī viņi nodod. Tad, ja tas ir būvniecības nojaukšanas atkritums, kas neatbilst, tad tur var būt iekšā viss. Tur var būt iekšā pilnīgi viss šis te labā puse. Pilnīgi brīvi tur var būt iekšā. Ja jūs nojaucat māju, neesat sevišķi naudu, jums nav kur likt, jūs visu sametat vienā kastē un atvedat pie mums, re, ko viņš ir. Ja? Jūs esat atspiedušies pret valsts vides dienestu. Ja? Nesākat, es saku, tur nevajag varbūt tur agronomam par kosmonautu vai par ginekologu strādāt. Nevajag, neliekat šitos. Nesat gudri, nesākāt likt šos kodus iekšā. Tas vairāk priekš mums, tas ir atskaitēji valsts vides dienestai un prasa mums to detalizēto sadalījumu. Izmantojot šo 17.09.04, tas ir jājām zirdziņš. Tas ir ļoti labs universāls kods, un ja jūs norādīsiet to, nekļūdīsieties. Es ceru, ka atbildēju. Nākošie jautājumi varbūt. Jā. Jā, pāris komentārus tev bija tie jautājumi par būvstrādājumiem. Piedod, sveicināts Binders. Gribēju bišķīt papildināt, ka te ir viena tā lieta, kas ir droši vien jāsadala. Ļoti pareizi jau kolēģi stāstīja, ka tad, kad tiek noņemts atkrituma status, kas notiek, šis materiāls faktiski kļūst par izēju materiālu. Ja mēs gribam kaut ko pārvērst par būvizstrādājumu, lai viņš atbilstu būvizstrādājumu regulai, tad mums ir jāveic faktiski vēl viena certifikācija, kas ir ražošanas procesa kontrolas certifikācija, un tad šajā procesā mēs no šī izēja materiāla, kuram ir noņemts atkrituma status, varam nosertificēt ražošanas procesu, lai kāds viņš būtu, tā dažreiz var būt kaut vai sijāšana vai vienkārši testēšana. Tā rezultātā mēs spējam iegūt iespēju šim izstrādājumam iegūt CE marķējumu un laist viņu tirgu kā īstu būvstrādājumu. Un arī pašā šajā certifikācijas procesā tur prasa, ja mēs ražojam kaut ko no atgūtām šķembām, viņi prasa, kā jūs dabūjāt nost atkrituma statusu. Un tad arī certificētājiem ir jārāda, ka jā, mums ir kontrolas procedūra un tā tālāk. Tās tādas divas pasaules, tāds to droši vien nepateiks, bet jā, viņi var kaut kādā brīdī šo te kontrolēt. Sevišķi piekrītu, ka nav redzēts objektos, ka baigi tam pievērš uzmanību, bet varbūt pārbaudas sevišķi objektu nododot, kur prasa, ko tu te atved, kur ir CE marķējumi un viss pārējais. Ļoti, paldies, jā, no praktiskā viedokļa kā mūnieks, jā, tā kā tur redz, tas nav neiespējams, tas ir izdarāms, tikai, jāievēro šis te administratīvais sloks, un kurš paliek vien vairāk. Jā, vēl jautājumi varbūt. Un es papildināšu, attiecībā bija jautājums par to, par BISu un par būvprojektu kā tādu. Tas ir, ko minēju es, vides dienesta ieskatā tie vēlākie grozījumi un izmaiņas projektā nevar būt par pamatu secinājumam, ka nav noticis pārkāpums. Viņi ņem to informāciju, kas ir uz kaut kādu stundu, dienu X, un viņi saka, ka vēlāk izdarītas darbības nenovērš pārkāpumu. Tātad ar to es gribu pateikt, ka ir vēlams veikt tos priekšdarbus, un teiksim tā, tad, kad jūs startēsiet ar to projektu, kāds viņš tur būs, un kāds viņš brīdī X nonāks dienesta redzeslokā, tāds viņš būs, un tie nākamie soļi, tas, kā saka, tas jūs vairāk sev hobijam vai kaut kam tam, bet ne dienestam. Nav jautājumu vairāk. Viss skaidrs. Es gribēju saprast par to atkritumu statusu, to noņemšanu. Tad, ja viņu sadrupina, tas noņemās automātiski vai ne? Tad normatīvais akts pasaka, ka atkritums, tur ir tāda diezgan interesanta frāze. Tad
iedarbojoties fizikāli vai ķīmiski, tad jā, varam, drīkstam. Jā. Nu, tad, ja mēs runājam par būgruzi, ja mēs runājam par tīru būgruzi, nu, kā jau kolēģis no Binders minēja, kad kaut tā pati sijāšana, drupināšana, sadalīšana pa frakcijām, pēc tam notestējot, jā, tad fizikālās īpašības un varbūt vēl 804 uz izskalojumiem, ja viņš ir atbilstošs robežu lielumam, jā, viņš ir atkrituma status noņemts. Viņš ir reģenerēts būgruzis ar reģenerācijas kodu R5. Jā. Tad viņš ir izmantojams materiāls. Jā. Tālāk jau viss process, jā, vai viņš, protams, ir kā starp produkts kaut kam. Jā. Jā, tad šis ir materiāls, kuram visvienkāršāk ir noņemt atkrituma status. Tad vides dienas to akceptē? Katram atkrituma pārstrādātājam ir atļauja, un pie atļaujas ir pielikums. Un jūs to arī, ja jūs ieiet valsts vides dienas mājaslapā, kur ir atļaujas, publiski pieejama informācija, pie katras atļaujas ir šis pielikums, un pielikumā ir jābūt aprakstītai tehnoloģijai, kā šis būgružu vai vienalga, kurš atkrituma apsaimniekotājs, kā viņš viņu apsaimnieko. Un tur jābūt šai sadaļai par augstāk minēto atkritumu, kā viņš tiek pārvērsts no atkrituma statusa par starpproduktu vai produktu. Ja viņš ar to nodarbojas. Jā. Tikpat labi viņš var savākt, un viņš viņu nodod tālāk apstrādē citam atkrituma apsaimniekotājiem. Tas sanāk, ja to grib izdarīt būvnieks? Nevar izdarīt to būvnieks. Būvnieks to nevar izdarīt. Un kādas darbības tad ir, ja man ir tikko uzbūvēts objekts? Jā. Un investors saka, jaucam nost viņu. Nu, tad viss. Teiksim, tur sastāv no dzelzbetona pēdām, metāla, konstrukcijas. Visticamākais ir tās dzelzbetona pēdas var atdalīt no šīs, ja viņš ir, ielietis tikko svaigs. Es neesmu būvnieks, es esmu inženieris, bet es neesmu būvnieks. Un katrā ziņā, ja var atdalīt un izņemt ārā šos te izstrādājumus, gan jau, ka tas ir izstrādājums. Jā, bet, jā, ja viņš ir kā izstrādājums, viņš tur ir, jā, bet tas, kas paliek pāri, kas saist tos izstrādājumus, tas būs būgrūzs. Tas būs atkritums jau. Tas ir jau, jā. Jautājums ir par piebēramajām grūtībām. Bieži vien objektos gadās, kad vienā objektā vajag piebērt, vienā vajag izrakt grūtis, kas nav, piemēram, smilts, bet nav izmantojams kā tāds nespējīgs slānis. Viņš automātiski kļūst par atkritumu, kā es izvedu ārā vai... Svarīgā lieta atkal, vēl viena lieta ir obligāti par DRN domājot. Par DRN pārvieto no viena kadastra uz otru. Kaut vai, es nezinu, kadastrs beidzās šeit, un man jāpārvietojas šeit. Valsts vides dienas atnāks un reiz 10. Reiz 10. DRN, kas jānomaksā reiz 10. Es pats saskāries, pats esmu rāpojis uz vēdera pie ķēniņa kungu un... Vienalga, kadastrs mainās. Likums tā nosaka. Tikko kā mainās kadastrs viss, DRN nav nomaksāts, čurp, reiz 10. Jā. Pašam bija piemērs. 3000 DRN jānomaksā, kāds no darboņiem aizmirs. 30,000 jāmaksā. Vēls biks nost un nav jau jēga. Kaut viņi klopēs, jā. Nē, paldies Dievam, tur bija, nav mums viss tik slikti un var arī aiziet valsts vides dienestu un var arī pamatot to visu, un dabujām, izlūdzāmies. Un, paldies Dievam, nebija reiz 10, bija reiz 5, man liekas, bet es biju priecīgs par to pašu. Katrā ziņā, DRN, atcerieties to DRN, jā, tas ir vēl viena lieta aizmirst. Bet viņš nekļūst par atkritumu, jā? Nē, viņš nav atkritums. Tā jau ir kā. Tur jau ir atkal DRN, un samaksāt DRN, tur ir klasifikators DRN-am. Tad viņš ir pieejams, publisks, jā, kur ir DRN, kur ir šogad arī DRNs mainās, tur ir tad, cik katram produktam ir DRNs, jā, un tad tas ir produkts, tas ir izējmateriāls, tas ir dabas resurss, tas ir, jā. Tas nav atkritums, viennozīmīgi. Tas, ka viņš tev nav izmantojams būvniecībā, piemēram, virskārtā, tas jau nav. Mēs arī pieņemam, ne mēs, bet mūsu meitas uzņēmumi, kas arī pieņem šos te, kas vairāk karjeriem nodarbojas, viņi var pieņemt šo virskārtu. Viņi vēl tieši tāpatās, viņi var pārstrādāt, jā. Sijā, un tev sijāt meldzem, viņi tālāk tirgo kaut kur projām. Apzaļumotājiem pārējiem. Par privātpersonām, ja viņas ved būgružus no sava objekta, piemēram, uz jūsu laukumu, viņi ar savu transportu drīkst. To drīkst. Jā, jūs kā privātpersona to drīkst. Jūs kā juridiski nedrīkstat. Jā, privātpersonai tur tas... Un apjoms nav ierobežots, jā? Nav. Likums nenosaka, man liekas, apjomu. Nav mums tādi, kas tur... Jā, bet tagad ļoti populārs arī paliek, bet tas ir atkal līdz vienam brīdim šie te kompānijas, bet pārsvarā tas ir tādas mazas kompānijas, kas ir busiņiem šeit. Mēs savāksim jūs to, jā, tur līdz vienam brīdim.
Jā, līdz vienam brīdim. Jā. Tas ir labs biznes. Kā tas labs biznes? Mums ir no vienas puses mums ņem nost to biznesu. Jā. Mums no konteineru nomas tas ņem nost, jo parādās šie busiņi. Tie busiņi ļoti daudz parādās. Jā. Tajā pašā SS reklāmā vai citās lietās. Jā. Bet kā fiziska persona var brīvi vest, nevajag nekādu pārdājumu atļauju. Kā juridiski momentāli iestājas reiz pārdājumu atļauju. Tāpēc arī skatieties par pārvadātājiem, skatieties līdzi. Nav nemaz tik daudz tās kompānijas, kas var pārvadāt, jā, kas sniedz pakalpojumus. Ļoti daudz ir, kas paši priekš sevis pārvadāja, jā, bet tā, kas sniedz pakalpojumus, nav nemaz tik daudz Latvijā. Jā. Jūs metālurģus pieņemat, ja? Metālurģis, tā nav mūsu praksa. Metālurģis pieņem citas kompānijas, kas tieši fokusējas uz metālurģiem, bet mēs, protams, kad... Jautājums ir galvenais tā, ja lielgabarīta metāli, piemēram, kaut kāds angās, ja, kā vajag sagatavot, lai ir kaut kādas prasības izmērt, lielgabarītu samazināt, lai varētu nožīt. Es neesmu metālurģija pārstāvējis, bet viennozīmīgi mēs sadarbojamies. Mums arī ļoti daudz metālurģiju, kas paliek pāri no šķirošanas rezultātā. Tad ir pa grupām ir cenas. Lielgabarītam ir viena cena, jā, lējumiem ir citas cenas, smalkai frakcijai citas cenas. Bet tas ir jāprasa jums kaut kādai grupai, kas ir Latvijā tāds ir Tolmets, TM Kapitāls, Kronimets, tām kompānijām, kas tieši nodarbojas ar metālurģiju. Es pēc tam pateiktu. Loms arī, jā. Jautājums par koksnes atkritumu. Viss aiziet uz enerģētiku, vai tur ir kaut kādas lietas? Koksnes atkritumiem arī ir diezgan... Koksnes atkritumi arī iedalās. Koksnes atkritumi iedalās vairākās grupās. Ir koksnes atkritumi, kas ir kā iepakojums, kas nāk kā paletes, kā zemeņu kastītes no veikaliem. Tas ir kā iepakojums. Tas viennozīmīgi viņu var pārstrādāt vēlreiz. Ko arī dara, piemēram, Kronospans. Kronospans viņu pārveido par tālāk jau produktiem, kas ir saplākšņi un tam līdzīgas lietas. Ja? Bet koksnes atkritumiem viena svarīga lieta, kad ja koksnes atkritums aiziet vienā lielā tādā čupā, tad viennozīmīgi taisot šīs analīzes izskalojumu, tur parādās ļoti daudz halogēni un piemaisījumus, kurus nedrīkst tā vienkārši pārstrādāt. Ja? Tas viennozīmīgi ir utilizējams jau sadedzināms švenkā. Ja? Mēs darām tā, ka mums ir labais reciklāts un sliktais reciklāts. Ja? Labā šķelda vai sliktā šķelda. Ja? Viena, kas iet mums uz kurināšanu, uz pārstrādi, un otra, kas iet jau, ko mēs jau esam klāt pie saucamās no atkritumiem iegūtā kurināmā un dodam uz dedzināšanu. Līdz ko ir koksnē bijusi kaut kāda apdare? Šīs lakas, krāsas, vecās mammas siltumnīca nojaukta. Ja? Tā kā tas tur, diemžēl, tas tā ir. Nezinu, vai tas būs īsti pareizi jūsu kompetencē, bet, ja, piemēram, uzņēmums ir nodarbojas Lietuvā ar demontāžu, un viņi šeit Latvijā startē iepirkumos, un viņiem, mums Latvijā šeit ir jāslēdz līgumi ar atkritumu apsaimniekotājiem, ja, par būgružiem, par vispārējo, bet kā ir ar šo te pārvadāšanu pāri robežai, ja viņiem ir savi... Tie pārrobežu sūtījumi, kas tiek kontrolēti, tur jāstāsta pēc Bāzeles konvencijas, kurā produktu grupā trāpa. Vai šis zaļais koridors vai nav zaļais koridors. Ja zaļais koridors, tad tur vienkārši pietiek ar pielikumu numur 7, ir aneks numur 7, pēc kura var pārvadāt, kas ir pie CMR vienkārši kā pielikums. Ja gadījumā tā produktu grupa nav zaļajā koridorā, tad jātaisa ir šī saucamā notifikācija, starpvalstu vienošanās, kas ir diezgan garš un čakarīgs process. No 3 līdz 6 mēnešus pieredzes. Tad izdevīgāk ir šeit Latvijā sadarboties. Viennozīmīgi, jā. Tas ir kaut kāds mega objekts. Ja mums nav jānojauc viss Vecrīga, jā, tad varbūt lēši izdarīs vēl lētāk. Jā. Bet tas ir jāstāsta, kas tas ir par grupu, bet pārstāvā ir tas, pēc nojaukšanas varbūt tas nebūs, ka tas būs vienkārši aneks 7, bet tur ir 2 faktori. Viens ir notifikācija, otrs ir loģistika. Paldies. Cik vai jums ir pieredze ar tilpju aizbēršanu ar reģenerētiem būvniecības atkritumiem, vides dienesta nostājumu kontrole? Jā, tad diezgan kutelīgs jautājums. Jā, jo mūsu grupā, es nepārstāvu uzņēmumu, bet mūsu grupā ir uzņēmums, kas nodarbojas tieši ar karjeru
Tad ar karjeru smilšu ieguvu un reģenerāciju, šo grūču reģenerāciju. Tas var iedot kolēģi telefonu. Tad viņš tur pastāstīs vienkārši. Protams, valsts dienas kontrolē ļoti, jo nedod Dievs tur, būsim jau reāli, kad tātad šī reģenerētais materiāls tāpat nes līdz kaut kādu piesārņojumu. Kaut arī to pašu likumu atļauj to 5%. Ja? Tad līdz 5% mēs viņu varam izmantot tā pašā būvniecībā. Tad, ko mēs darām, tos 5%, mēs, piemēram, gāžam to karjerā iekšā visu. Un tad vienā brīdī atnāk valsts dienas inspektors un saka, tev tur peld putuplasts. Jā, jo viņš 5% bijis piemaisījums. Ja? Viņš par to var sodīt. Ja? Tā kā, Nē, tur miks ir, tur jau vairāk materiāli. Jā. Tur jāstāsta, tas organikas pieaugums arī nedrīkst būt. Organikas pieaugums tieši nedrīkst būt. Tur nevar paņemt melnzemi un aizbērt tur dīķi. Tur arī augsts uzreiz. Jā. Ķēniņkungs atskries ar veselu delegāciju. Jautājumi? Labi, ja jautājumu nav, liels paldies. Visiem interesantiem pēc šīs semināra tiks nosūtītas prezentācijas. Mēs arī ar grāvēju, mūsu pipelinā iespējams ir vēl kāds līdzīgs seminārs pēc kāda laika. Attiecīgi mēs novērtētu jūsu komentārus, ieteikumus, precizējumus, novērtētu jebkādus papildus jautājumus, ja tādi ir, kuri tad attiecīgi tiks nākamajā tikšanās reizē atbildēti. Un vēlreiz liels paldies visiem uz tikšanos un veiksmi darbos. Paldies!